Tātad šodien mūsu semināra tēma ir grāmatvedības aktualitātes un nodokļu likumdošana, un tieši akcentējot to, kas ir svarīgi biedrībām. Šie ir ļoti svarīgi temati un ļoti svarīgas lietas, lai mūsu biedrību gada pārskats arī tiešām būtu sagatavots kvalitatīvi. Jo tad, ja mēs esam izpildījuši mājas darbus pirms sāk gatavot gada pārskatu, tad arī sagatavot gada pārskatu mums ir ļoti viegli. Tāpēc šodien mūsu programmā ir tieši par grāmatvedības uzskaiti, par to, kāda ir grāmatvedības uzskaita reglamentējošā likumdošana, kas var kārtot grāmatvedības uzskaita biedrībā, kādi ir nepieciešami dokumenti, vai mēs varam izvēlēties vienkāršā vai divkāršā ieraksta grāmatvedību, kā ir jānoformē attaisnojuma dokumenti un cik ilgi šie attaisnojuma dokumenti ir jāglabā. Pēc tam arī skatīsimies tātad, kas ir mūsu pienākumi kā uzņēmumam, kā biedrībai, ja ir izmaksas fiziskām personām, kādas deklarācijas ir jāsagatavo un kādas ir jāiesniedz, un arī par jaunajām iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmēm, par to, kādi ir grozījumi iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā, un arī par darba samaksu, arī par minimālajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Protams, lai mēs kvalitatīvi kārtotu gan grāmatvedības uzskaiti, gan arī varētu sagatavot gada pārskatus, mums vienmēr ir jāskatās, kāda tad ir aktuālā likumdošana, kas mums ir jāņem vērā. Un, protams, ka arī biedrībām ir svarīga ne tikai biedrību un nodibinājumu likums, kas tieši tā kā uz mums attiecās, bet ir svarīgi arī citi noteikumi. Arī uz mums attiecās grāmatvedības likums, arī uz mums attiecās grāmatvedības kārtošanas noteikumi, tieši tāpat arī attiecībā par skaidro naudu. Un, protams, ka jā, tas, kas ir mūsu biedrību nodibinājumu likums, tas, kas ir ministru kabineta noteikumi 439, kuros ir skaidrots par biedrību grāmatvedības uzskaiti, par tieši gada pārskata sagatavošanu un šo specifiku. Un noteikti gribu vērst jūsu uzmanību, ka 2024. gadā mums ir arī pieņemti jauni ministru kabineta noteikumi, kuri šobrīd jau ir spēkā un kuri mums ir jāņem vērā arī sagatavojot gada pārskatu. Tātad tie ir pieņemti pagājušā gada 25. jūnijā, numuriņš 398, biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi. Un, protams, ka biedrības ir arī sabiedriskā labuma organizācijas, ne visas, bet ir. Tātad attiecīgi arī sabiedriskā labuma organizāciju likums. Un šeit arī prezentācijā jūs varēsiet redzēt saiti uz valsts ieņēmuma dienesta mājaslapu, kur varat paskatīties, kur ir ļoti daudz informācija, kas attiecās tieši uz tām biedrībām, kuras ir sabiedriskā labuma organizācijas. Un tur ir arī tāda sadaļa, kādas ir bijušas varbūt kļūdas, kādas varbūt ir bijušas nepilnības un neprecizitātes gada pārskatos. Attiecīgi tātad mums ir arī ļoti laba varbūt iespēja mācīties no citu mūsu kolēģu kļūdām un nepieļaut pašiem šīs kļūdas. Skatoties attiecīgi no grāmatvedības likuma, grāmatvedības likums ir saistošs arī biedrībām, un šeit ir noteikti arī grāmatvedības uzdevumi. Un kā pirmais grāmatvedības uzdevums mums ir noteikts nodrošināt uzņēmumu vadību ar grāmatvedības informāciju. Tātad nevis sagatavot šo gada pārskatu, tas nav mūsu vienīgais uzdevums, nevis sagatavot, teiksim, nodokļu deklarācijas pa mēnešiem, bet tieši sadarboties kopā ar vadību, jo vienmēr kvalitatīvs gada pārskats būs tajā gadījumā, ja ir šī sadarbība grāmatvedis un uzņēmuma vadītājs. Un, protams, arī tālāk nodrošināt finanšu pārskatu lietotājs ar patiesu un pilnīgu informāciju par to, kā tad šis uzņēmums attīstās, kāda ir uzņēmuma manta, kādas ir saistības, kāds ir finansiālais stāvoklis, kādi tad ir šie rezultāti, vai mums ir plusiņš, vai mums ir mīnusiņš mūsu
pārskatā par ieņēmumiem un izdevumiem un, protams, arī par naudas plūsmu. Starp citu, naudas plūsmu tas ir tāds ļoti labs dokuments un ļoti laba atskaita, kas varbūt šeit tad nepatīk mums grāmatvežiem, jo tas ir papildus pienākums. Bet naudas plūsmas atskaita ļoti labi dod ļoti labu informāciju uzņēmuma vadītājam. Uzņēmuma vadītājam tiek dota informācija, kāpēc man varbūt norēķinu kontā ir mazāk nauda nekā man liktos, kur tad šī nauda ir ieguldīta. Un ja grāmatvedim varbūt ir nedaudz vairāk laika un vairāk varbūt šīs iespējas, tad sadarbojoties ar vadītāju šī naudas plūsma ir ļoti laba. Vai mums varbūt ir neiekasēti debitori, vai mums varbūt ir kaut kur pa daudz varbūt iepirkti pamatlīdzekļi, vai vēl kaut kas, tas ļoti, ļoti skaidri parāda, kāpēc mums it kā nosacīti ir plusiņš, bet kur tad ir palikusi tā nauda. Protams, ka grāmatvedības likumā ir noteikti arī tāda lieta, kā veikt nodokļu aprēķināšanu. Jā, protams, arī biedrībām ir šis pienākums un pienākums aprēķināt un samaksāt visus nodokļus, un arī nodrošināt ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskata periodiem. Attiecībā par šo norobežošanu pa pārskata periodiem arī mums ir speciāli noteikumi uzsvērtas ministru kabineta noteikumos 439, kas attiecās tieši uz biedrībām. Un šajā slaidiņā mums tad ir arī pateikts par to, ko tad grāmatvedības likums saka un kas ir pakļauti grāmatvedības likuma prasībām, jeb kā to raksta likumdošanā, likuma subjekti. Un šeit arī slaidā es esmu uzsvērus tā īpaši ar krāsu izcēlus, ka tas attiecās arī uz biedrībām, arī uz nodibinājumiem, arotbiedrībām, politiskajām organizācijām, arī uz reliģiskajām organizācijām un to iestādēm. Protams, arī uz visiem pārējiem, kas veic komercdarbību, un šeit jūs varat arī paskatīties, kas tie ir, un, piemēram, arī fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību. Arī uz viņu attiecās grāmatvedības likums un visas prasības, kas tur ir noteiktas. Un grāmatvedības likumā arī definē to uzņēmumu vadītāju. Ja tālāk mēs runājam, ka gada pārskatu sagatavot pienākums ir uzņēmumu vadītājiem, ne fiziski pašam, bet tātad organizēt šo darbu. Ja skatāmies attiecībā par dokumentu noformēšanu, par dokumentu saglabāšanu, visur mums ir atbildīgais uzņēmumu vadītājs. Protams, ka uzņēmumu vadītājiem tīri fiziski pašam viss nav jādara un to nevar izdarīt, bet šo darbu ir nepieciešams organizēt. Un šeit varam redzēt arī par šīm komercsabiedrībām, tātad kas ir uzņēmuma vadītājs. Un, protams, arī nākamajā slaidiņā šeit mēs redzam tātad par biedrībām. Tātad biedrībā, nodibinājumā, arī politiskajā organizācijā ir šī izpildu institūcija, pārvaldes institūcija jeb valde. Ja skatās uz reliģiskajām organizācijām un tās iestādēm, tātad atkal ir šī vadības institūcija, kas ir atbildīga arī par visām grāmatvedības likuma ievērošanas prasībām. Par ko tad ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs, ja runājam par biedrībām? Tātad biedrības vadītājs paraksttiesīgā persona. Tātad uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par to, ka grāmatvedība tiek kārtota atbilstoši likuma prasībām. Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par to, ka grāmatvedības dokumenti, oriģināli kopijas, tiek saglabāti, tie ir aizsargāti pret iznīcināšanu vai nozaudēšanu, kā arī tiek noteiktajā kārtībā nodoti arhīvā un ir jānodrošina pieejamība šiem dokumentiem revīziju veicējiem. Tā skaitā nodokļu administrācijai, arī tiesība aizsardzības institūcijām, tiesām un tā tālāk. Tieši tāpat arī ir jāievēro komercnoslēpuma aizsardzības likumā noteiktās prasības, kas attiecās uz komercnoslēpumu grāmatvedībā. Ja skatāmies par komercnoslēpuma likumu, un to, kas tad grāmatvedībā ir aizsargājama informācija un ko mēs tā nevaram visiem stāstīt, ir komercnoslēpuma aizsardzības likums. Šis likums ir pieņemts 2019. gadā, un tātad 3. pants attiecās tieši uz to, kas ir paredzēts saistībā ar grāmatvedības uzskaiti.
Un 3. pantā mums saka sekojošo, ka grāmatvedībā par komerc noslēpumu nav uzskatāma tā informācija un tie dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir iekļaujami fizisko vai juridisko personu pārskatos, kas veic saimniecisko darbību. Tātad mūsu dati, kurus mēs sagatavojam gada pārskatā, mēs kā biedrība, mūsu bilance, mūsu ieņēmumu izdevumu pārskats, visi šie dati nav komerc noslēpums. Mēs arī varam paskatīties, tie ir pieejami arī uzņēmumu reģistrā, ir speciāla mājas lapa, ja šis info lapa, kur mēs varam arī jebkuras biedrības, arī jebkura uzņēmuma gada pārskatu paskatīties. Un novērtēt, vai tas ir sagatavots kvalitatīvi, vai es gūstu tādu pietiekamu informāciju no šī gada pārskata. Mazliet, ja skatāmies par fiziskajām personām, tātad tās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji, gada deklarācijā ir tāda sadaļa D3 vai D3 prim, ja grāmatvedību kārto divkāršajā ierakstā. Lūk, šie dati nav komerc noslēpums. Savukārt visi pārējie dati, kas attiecās uz grāmatvedību, būs komerc noslēpums, un tie ir pieejami atkal vai nu nodokļu administrācijai, vai revīzijas veicējiem, vai arī citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vēl svarīgi atcerēties arī to, ka attiecībā uz fiziskām personām mums darbojās fizisko personu datu aizsardzības likums. Cik mēs drīkstam vākt šos datus, kā mēs tos uzglabājam, kas par to ir atbildīgs, kā notiek šī datu apstrāde, un vai mums ir tiesības konkrētajā gadījumā arī šos datus iegūt un saglabāt. Attiecībā par grāmatvedības kārtošanu grāmatvedības likumā ir noteikti tie uzņēmumu vadītāji, kuri ir tiesīgi grāmatvedību kārtot paši. Tātad šeit ir pateikts arī par visiem pārējiem, par zemnieku saimniecībām, par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību individuālajiem komersantiem, bet grāmatvedību paši var kārtot arī biedrību valdes locekļi. Tātad biedrības nodibinājumu izpilda institūcijas vai pārvaldes institūcijas, tātad loceklis, valdes loceklis. Tieši tāpat arī reliģiskajās organizācijās var grāmatvedību kārtot tās iestādes vadītājs, bet šeit ir piebilde, ka reliģiskajās organizācijās to drīkst darīt vienīgi gadījumā, kad grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā. Ja grāmatvedība reliģiskā organizācijā tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā, tad attiecīgi ir nepieciešams profesionāls grāmatvedis. Tad vairs iestādes vadītājs pats kārtot nevar. Savukārt biedrībā mums nav šis nosacījums. Biedrībā valdes loceklis grāmatvedību kārtot var. Protams, kā es minēju, valdes loceklis ir atbildīgs, ja tā tad vadītājs ir atbildīgs, bet nevienmēr vadītājam viss ir jādara pašam. Vadītājam ir pienākums organizēt biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Un šeit pastāv vairākas iespējas, kā to var darīt. Tātad pirmām kārtām var organizēt šo grāmatvedības dienestu savā biedrībā, respektīvi tātad pieņemt darbā vienu grāmatvedi vai divus grāmatvedešus, kā tas mums ir nepieciešams, cik liela ir šī mūsu biedrība un kādi ir pienākumi. Tātad var uzdot kārtot grāmatvedību vienam vai vairākiem grāmatvežiem. Fiziskai personai, ar kuru ir noslēgts darba līgums, un kura tātad šī fiziskā persona atbilst grāmatveža kvalifikācijai. Šo kvalifikāciju var apliecināt vai nu ar izglītības dokumentu, vai nu ar profesionālo pieredzi. Piemēram, grāmatvedim varbūt nav augstākā izglītība ekonomiskā, bet ir ļoti ilgu laiku strādāt šajā jomā. Ir ļoti daudz apkalpotas biedrības, un ir šis darba līgums, ir pieredze, ir bijuši certifikāti, ir bijuši kursi un tā tālāk. Tātad arī šajā gadījumā uzņēmuma vadītājiem ir tiesības izvēlēties šādu grāmatvedi, tātad slēdzot šo darba līgumu. Tieši tāpat varbūt biedrībā ir arī kāds no biedriem, kas ir profesionāls savā jomā un kas arī varbūt var kārtot šo grāmatvedību. Attiecīgi tātad arī šeit ir jābūt
sakārtotām šīm attiecībām, tātad tas ir vai nu ar rīkojumu, vai nu ar valdes vai biedru kopsapulces protokolu, tātad viens no biedriem uzņemas kārtot grāmatvedību. Grāmatvedības kārtošanu var uzdot arī brīvprātīgā darba veicējiem. Tātad brīvprātīgā darba veicēji nesaņem atalgojumu. Un šajā gadījumā arī noteikti ir jābūt noslēgtam līgumam, kādi tad ir pienākumi un kādas ir tiesības un kāda ir atbildība. Tikai brīvprātīgajam darba veicējiem, ja tā tad nebūs šī darba samaksa. Un vēl viena no iespējām, tātad, ka grāmatvedību var kārtot arī ārpakalpojuma sniedzēji. Tātad šajā gadījumā tiek slēgts uzņēmuma līgums un noteikti pārliecinieties, vai attiecīgajai personai vai attiecīgajai komercsabiedrībai ir licence grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai. Par to var pārliecināties Valsts ieņēmuma dienesta publiskojumā datu bāzē. Un vēl viena svarīga piebilde, ka grāmatvedības organizācijas dokumenti, kas arī attiecās uz biedrībām, tātad biedrības ir atbrīvotas no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas un sagatavošanas, ja grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā. Ja grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā, tad arī biedrībām ir nepieciešami šie grāmatvedības organizācijas dokumenti. Kas ir grāmatvedības dokumenti? Mēs tā ikdienā bieži par to runājam, bet grāmatvedības likumā ir ļoti skaidri nodefinēti, kas tad ir grāmatvedības dokumenti. Tie ir attaisnojuma dokumenti, uz kuru pamata tad mēs arī veicam šos ierakstus, grāmatvedības reģistri, tie ir inventarizāciju saraksti, arī inventarizācija mums ir jāveic. Tie ir gada pārskati un arī jau pieminētie grāmatvedības organizācijas dokumenti. Tātad no grāmatvedības organizācijas dokumentiem ir atbrīvoti tie, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Šeit arī svarīgi atcerēties, ka vienkāršā ieraksta sistēmā grāmatvedību var kārtot pie noteiktiem nosacījumiem. Nebūt to nevar izvēlēties visi. Lai dokuments vai rēķins vai pavadzīme man būtu attaisnojuma dokuments grāmatvedības likuma izpratnē, ir jābūt šajā dokumentā norādītiem noteiktiem rekvizītiem. Un šie rekvizīti mums ir noteikti grāmatvedības likuma 11. pantā, kur mēs tos varam atrast un paskatīties. Šajos tālākajos divos slaidiņos, ko es jums arī varbūt iesaku izmantot savā praktiskajā darbā, ir tā, ka šeit ir sagatavots tāds apkopojošais materiāls, kas tad ir attaisnojuma dokuments, kas ir preču piegādes dokuments un kas ir nodokļa rēķins. Attaisnojuma dokuments mums attiecās uz visiem, kas kārto grāmatvedību, tātad tas dokuments, uz kura pamata es varu ierakstīt ierakstus grāmatvedības reģistrā. Tas var būt rēķins, tas var būt preču pavadzīme rēķins, tas var būt akts, jo šobrīd mums nav noteikts, ka tam obligāti ir jābūt tādam nosaukumam. To var izvēlēties uzņēmuma vadība. Un ir preču piegādes dokuments. Preču piegādes dokuments apliecina preču izcelsmi mūsu tirzniecības vietā, konkrētajā struktūra vienībā. Un nodokļa rēķins mums ir tiem, kas ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji attiecībā par pievienotās vērtības nodokli. Ideālā situācija ir tad, ja mēs varam izvēlēties tā kā 3 vienā, ka mums ir šis universālais dokuments, ka šie rekvizīti man der gan attaisnojuma dokumentam, gan preču piegādes dokumentam, gan arī nodokļa rēķinam. Lai nesanāk tā, ka man ir 3 dokumenti, preču piegādes dokuments ir aizvestas preces uz manu konkrēto veikalu, piemēram, tad man ir rēķins un tad vēl man ir nodokļa rēķins. Šie dokumenti katrs atšķirās tikai un vienīgi ar rekvizītiem, un ir ļoti labi, ja šie rekvizīti ir, teiksim, vairāk, nevis mazāk. Kā viens no tādiem piemēriem ir juridiskā adrese. Kad mēs sākām iepazīties ar jauno grāmatvedības likumu, tad arī presē bieži vien parādījās šie raksti, ka tas ir tātad samazināta nedaudz birokrātija, ka dokumentā vairāk nevajadzēs rakstīt juridisko adresi.
Attiecībā uz attaisnojuma dokumentu tā tas arī ir, viss ir labā kārtībā. Tajā gadījumā, ja mēs neesam pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. Pievienotās vērtības nodokļa likumā mums ir ļoti strikti pateikts, ka nodokļa rēķins mums ir, ja tur ir norādīta juridiskā adrese. Protams, ne visi ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, un attiecīgi tātad, ja es neesmu PVN maksātājs, piemēram, mūsu biedrība, tad mums arī nevajag šo juridisko adresi. Bet būtībā mums šī juridiskā adrese īpaši netraucē, ja ir ierakstīta šajā dokumentā. Un tad, ja mēs esam pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, brīnišķīgi man der gan kā attaisnojuma dokuments, gan arī kā nodokļa rēķins. Savukārt otrs piemērs attiecībā par preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokuments apliecina preču legālo izcelsmi. Tās man ir legālas preces manā tirdzniecības vietā. Un tāpēc šeit ir svarīgas divas citas adreses. Preču izsniegšanas vietas adrese, kas var nesakrist ar juridisko adresi, jo mums var būt vairākas struktūra vienības. Un preču saņemšanas vietas adrese. Attaisnojuma dokumentā arī man to neprasa, bet nav nekas slikts, ja tas ir ierakstīts. Un attiecīgi tātad mums ir arī iespēja izmantot gan kā attaisnojuma dokumentu, gan kā preču piegādes dokumentu, gan arī kā nodokļa rēķinu. Un tāpēc arī pavērojiet, kā ir jābūt šiem rekvizītiem, lai būtu iespēja šo dokumentu plūsmu varbūt samazināt, lai ir nevis 3 dokumenti, bet ir 1 dokuments, kuru es varu izmantot gan kā preču piegādes vietā apliecināt preču izcelsmi, gan arī kā nodokļa rēķinu, gan arī kā attaisnojuma dokumentu. Un tas, katram tā kā ir jāskatās individuāli, kā tas notiek. Ja mums ir biedrība, kura tā tad nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, protams, ka var arī nenorādīt šo juridisko adresi. Tā ka to izvērtējam individuāli, bet tad, ja mēs veicam ierakstus grāmatvedības reģistros, mēs skatāmies uz šo attaisnojumu dokumentu, kam tur noteikti ir jābūt. Nav mums preču piegādes dokumenti, varam iztikt bez šīs izsniegšanas saņemšanas vietas vai esam. Tātad labāk vairāk nekā mazāk, ja? Tātad arī grāmatvedības likumā mums ir noteikts, ka mēs varam norādīt arī citu informāciju, ja tā mums ir nepieciešama. Šeit arī tātad vairāk par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu, kam tur ir jābūt, ja? Un arī par šo rekvizītu paraksts. Rekvizītam paraksts noteikti ir jābūt uz preču piegādes dokumenta, jo es šīs preces pieņemu. Kā tad citādi es apliecināšu saņemšanas faktu, ja tur mana paraksta nebūs. Šeit es manīju, ka čatiņā parādījās jautājums par omnivu. Tātad tad, kad mēs saņemam kādas preces omnivā, tad jā, protams, ka mēs tur neparakstamies, vai jebkurā citā DPD vai Unicent vai kā saucās, ja? Bet mēs ievadam noteiktu ciparu kombināciju, kas ir atsūtīts PIN-kods uz mūsu telefonu izziņā, un nepārprotami apliecinām to, ka tikai mēs esam šo preci saņēmuši. Tātad arī šādā te veidā mēs apliecinām šo preču saņemšanas faktu. Attiecībā par parakstu, kad var būt dokuments bez paraksta, rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Grāmatvedības likumā mums ir vairāki nosacījumi par to, tātad tas var būt tajā gadījumā, ja mums šī darījuma faktu apliecina cits dokuments, kas ir tātad dokumenta juridiskā spēka likuma izpratnē parakstīts noteiktajā kārtībā, vai arī otrs gadījums, kad mums atnāk šāds rēķins, kad mums šo dokumentu, šo rēķinu apstiprina mūsu uzņēmumā atbildīgā persona, kas zina, kāpēc ir šāds rēķins atnācis, kas ir atbildīgs par to, vai tiešām tas pakalpojums ir sniegts, un to var apliecināt. Tātad uz šī rēķina, kas man atnāk dokuments sagatavots elektroniski derīgs bez paraksta, man ir nepieciešams vai nu cits dokuments, uz kura pamata tas ir izstrādāts, vai arī uzņēmuma vadītājs mums to uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā atbildīgā persona to apliecina. Vai arī ir elektroniskais paraksts.
Attiecībā par grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanu, tātad attaisnojuma dokumentiem ir noteikts iegrāmatošanas termiņš, un iegrāmatošanas termiņš mums ir noteikts 20 dienas pēc attiecīgā mēneša beigām. Piesaistīts arī tātad sanāk pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņam. Savukārt attiecībā uz biedrībām nodibinājumiem reliģiskām organizācijām ir nedaudz atvieglojumi, un šeit mums saka tā, ka biedrības nodibinājumu un reliģiskās organizācijas, bet tikai tie, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, attaisnojuma dokumentus drīkst iegrāmatot ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām. Tātad šeit ir mazliet garāks šis periods. Par grāmatvedības dokumentu glabāšanas laiku. Noteikti ņemam vērā, ka grāmatvedības dokumenti nav tā, ka mēs varam vienkārši sagatavojām gada pārskatu un vairāk man šos dokumentus nevajadzēs. Nē, diemžēl tā mēs nevaram rīkoties, un grāmatvedības dokumentiem ir noteikta kārtība, kā tie ir jāglabā. Skatāmies gada pārskati. Gada pārskati tiek glabāti līdz uzņēmuma reorganizācijai vai darbības izbeigšanai. Savukārt inventarizācijas saraksti šobrīd gatavojot gada pārskatus mums arī ir jāveic inventarizācija. Inventarizācijas saraksti ir jāglabā 10 gadus. Grāmatvedības reģistri arī 10 gadus. Grāmatvedības organizācijas dokumenti arī jāglabā 10 gadus. Attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto darba samaksu. Šeit ļoti uzmanīgi un skatāmies divus datumus. Pirms dažiem gadiem mums bija grozījumi vēl vecajā likumā par grāmatvedību, kad tika saīsināts šis dokumentu glabāšanas termiņš. Bet šeit ir jāatcerās, cik seni un kad šie dokumenti ir sagatavoti. Ja šie attaisnojuma dokumenti, kas attiecās uz darbiniekiem aprēķināto darba samaksu, ir par laika periodu līdz 1999. gada 1. janvārim, tad šādi dokumenti ir jāglabā 75 gadus. Savukārt tad, ja tie ir par periodu, kas ir jau pēc 1999. gada 1. janvāra, tad šie dokumenti ir jāglabā 10 gadus. Tātad attiecībā par darba samaksu mums var būt 2 glabāšanas termiņi. Senākajiem dokumentiem arī glabāšanas termiņš ir ilgāks, jaunākajiem glabāšanas termiņš ir īsāks, 10 gadi, bet ne mazāk. Un vēl attiecībā par piešķirto atvaļinājumu ir tā, ka mums ir jāsaglabā visa šī informācija, kas attiecās uz atvaļinājumiem par neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšanu par šo kompensāciju. Un šeit ir noteikti 10 gadi no dienas, kad ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar konkrēto uzņēmumu kā darba devēju. Visi pārējie attaisnojuma dokumenti, tātad ne mazāk kā 5 gadus. Šeit ne mazāk kā 5 gadus, bet noteikti, ka var būt situācijas, kad ir ilgāk. Īpaši tas attiecās arī uz biedrībām. Ja mēs, piemēram, esam rakstījuši šos projektus un mums ir projektu dokumentācija jāglabā varbūt 10 gadus, tad lūdzu arī 10 gadus glabājam. Tā ka tas ir minimālais termiņš 5 gadi. Vēl var būt situācijas, kad mēs, piemēram, esam iegādājušies kādas licences. Mums ir dators un iegādāta licence. Šos dokumentus arī vajadzētu saglabāt, jo kā mēs varam pierādīt, ka licence mums ir legāla mūsu datoram, ka mēs tiešām ar to drīkstam strādāt. Ja mēs esam saglabājuši licences līgumu, esam saglabājuši apliecinošu samaksu dokumentus, tātad visus šos dokumentus saglabājam. 5 gadi, tas ir īsākais periods, cik ilgi tātad dokumenti tiek glabāti. Un attiecībā par grāmatvedības dokumentiem šeit tātad slaidiņš no valsts ieņēmuma dienesta, kā mums iesaka. Es saprotu, ka glabāt dokumentus papīra formātā mums ir vajadzīga ļoti daudz vieta un mums ir ļoti, ļoti daudz mapītes, un tad gadās arī tādi čeki, kas mums izbalē, jā, pat neglabājot saulītē, visādi notiek, jā. Tātad ir iespēja tāda, saskaņā ar grāmatvedības likumu, ka mēs varam šos oriģinālos dokumentus pārvērst glabāšanai elektroniskā formātā.
Tātad pārvēršam elektroniskā formātā un pēc tam varam papīra dokumentus iznīcināt. Pirmais, uz ko vēršu uzmanību, tātad iznīcināt. Tiešām tā, ka iznīcināt, nevis atvainojiet kaut kur, varbūt izmest atkritumos. Tā noteikti nē. Bet pirms mēs arī ķeramies pie šīs dokumentu pārvēršanas, ir jāizpilda ļoti svarīgi mājas darbi un jāpiet ar ļoti lielu piesardzību, jo atbildība par to, ka dokumenti tiek saglabāti, tā joprojām saglabājās, un tā ir uzņēmuma vadītāja atbildība. Tas nozīmē, ka ja mēs, piemēram, pārvēršam dokumentus no papīra formāta elektroniskā formātā, varam to darīt, bet pirmais, kam mums ir jābūt, mums ir jābūt nolikumam mūsu uzņēmumā, kādā veidā un kas ir atbildīgs un kā mēs tālāk to glabāsim. Tātad pārvēršana, oriģinālā dokumenta iznīcināšana, šis process tiek dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā. Uzņēmuma vadītājiem šeit saglabājās tā atbildība par to, ka dokumenti tiks saglabāti grāmatvedības likumā noteikto laiku un nekur nekas nepazudīs. Tātad, vismaz šie 5 gadi, bet atsevišķos gadījumos arī ilgāk. Kas mums ir jānodrošina? Tad, kad mēs pārvēršam elektroniskā formātā, arī šo formātu izvēlās uzņēmuma vadītājs, protams, konsultējoties ar attiecīgajiem speciālistiem un sagatavojot vispirms šo nolikumu. Kādā veidā, kādā formātā mēs pārvērtīsim, kā mēs to nodrošināsim pret izmaiņām vai iznīcināšanu. Jo doma ir tāda, ka šo dokumentu, kuru mēs esam pārvērtuši elektroniskā formātā, mēs varam atvērt, mēs varam paskatīties, mēs varam no tā sagatavot kopiju atvasinājumu, varam izdrukāt, bet mēs neko tur nevaram rediģēt. Mēs neko tur nevaram pierakstīt klāt. Līdz ar to tātad ir jābūt visai šai kārtībai dokumentētai, kā tas notiek, tātad, tā kā arī slaidiņā šeit ir teikts, ka mums ir jānodrošina šis saturs nemainīgs vismaz šos 5 gadus vai vairāk, lasāms cilvēku lasāmā formātā, varam atvērt, varam paskatīties, varam izlasīt, Un tātad noteikti tā ir aizsardzība pret izmaiņām, kur mēs saglabājam un kā mēs saglabājam. Tā kā ļoti uzmanīgi ar šo, bet iespēja tāda mums pastāv. Šeit arī atsaucas uz grāmatvedības likuma pantiem, kur tas ir aprakstīts, kādā veidā mēs varam sagatavot šo nolikumu un attiecīgi tātad arī samazināt to dokumentu apjomu, kas mums ir, lai būtu ērtāk un vienkāršāk. Nākamā lieta, kas mums ir jauns, ar ko droši vien esam saskārušies jau šī gadā, jo šogad mēs esam tā pakāpeniski sākuši pāriet uz to strukturēto elektronisko rēķinu. Līdz ar to arī bija grāmatvedības likumā izmaiņas, un grāmatvedības likuma 1. pants ir papildināts ar nosacījumu, ka tātad attaisnojuma dokumentu, kuru uzņēmums izsniedz citam Latvijā reģistrētam uzņēmumam, preces vai pakalpojumu saņēmējai samaksāšanai, jeb šo rēķinu noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu. Šis strukturētais elektroniskais rēķins tātad ir noteikts formāts, kas ir saskaņots arī ar Eiropas Savienības standartu, kādā tam ir jābūt. Šogad, 2025. gadā, obligāti e-rēķini tātad ir jāizmanto norēķinos starp valsts pārvaldi un uzņēmumiem. Ja mēs kā uzņēmums, kā biedrība rakstam rēķinu, piemēram, pašvaldībai vai rakstam rēķinu kādai no valsts iestādēm, tad obligāti mums šis rēķins ir jānoformē kā e-rēķins, kā strukturētais e-rēķins. Sākot ar 2026. gada 1. janvāri mums ir paredzēts, ka šie rēķini būs obligāti arī norēķinos starp 2 Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem. Pagaidām nav šīs prasības noteiktas, ka Latvijā reģistrēts uzņēmums, ja noteikti sagatavo strukturēto e-rēķinu citam uzņēmumam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikā. Par to var savstarpēji vienoties arī šādā veidā šo rēķinu apriti organizēt.
Par elektroniskajiem rēķiniem, tātad tie ir mašīnlasāmi rēķini, tos atpazīst datorprogrammas, atpazīst mūsu grāmatvedības programmas, ir izrakstīti, nosūtīti, saņemti strukturētā elektroniskā formātā. Attiecīgi tos var automātiski un elektroniski apstrādāt. Cilvēku lasāmā formātā tie nav. Tātad attiecīgi mums ir šī priekšrocība, ka tātad dokumenta izveida, dokumenta nosūtīšana, pārsūtīšana, saņemšana tātad notiek automātiski un tātad tiek izslēgtas arī varbūt vairāk kļūdas. Attiecībā par šo e-rēķinu, jeb strukturēto rēķinu, šeit es esmu pievienojis valsts ieņēmuma dienesta informāciju, tātad par tiem e-rēķinu pakalpojumu sniedzējiem, viņi arī papildinās, tātad, kuri palīdz sagatavot šos e-rēķinus. Vēl mēs e-rēķinu varam sagatavot arī e-adresē. Tātad, tad, ja šie rēķini ir jāsagatavo salīdzinoši nedaudz, tad mēs varam pieslēgties e-adresei. Katram uzņēmumam bija jau kādu laiku atpakaļ jābūt izveidotai šai e-adresei, un pieslēdzoties e-adresei, tad arī ir iespēja sagatavot šo rēķinu noteiktajā formātā, parakstīt un nosūtīt. Tātad, varbūt, lai tas būtu arī viegli, es šeit esmu sagatavojis tādu nelielu prezentāciju par to, kā tad izskatās konkrēti šo e-adresi, kad mēs atveram vaļā. Es pieņemu, ka ļoti daudz arī varbūt to zina un ir vairākas reizes jau arī rakstījuši. Tātad mēs pieslēdzamies savai e-adresei, atveram pastkastīti, tātad atveram rakstīt šo jaunu ziņu un mums parādās izvēlēties veidlapu, ja? Un tad, kad mēs esam izvēlējušies šo veidlapu, tad mums atverās arī šī e-rēķina sagatavošanas tāda veidlapiņa, kurā mēs arī varam ievadīt šo noteikto informāciju, kāda tad mums ir nepieciešama. Un attiecīgi tātad ievadam informāciju par sevi kā par piegādātāju, visus tos nepieciešamos rekvizītus, kas šeit ir prasīti, un tālāk jau arī šo informāciju par pasūtītāju, kas tad mums apmaksās šo mūsu rēķinu. Un te var arī papildināt tās rindiņas, te arī atkarībā no tā, vai mēs esam vai neesam pievienotās vērtības nodokļu maksātāji, vai varbūt ar kādu atšķirīgu likmi, šeit arī ir iespējas to tātad mainīt. Un sagatavojam šo rēķinu un nosūtam, ja. Tāpat arī šeit ir iespēja izvēlēties valūtas, ja. Tātad, parastā mūsu eiro valūta, kas ir noteikti Latvijā, bet varbūt arī kādas citas, ja gadījumā mums ir nepieciešams tādu rēķinu sagatavot. Lūk, un attiecīgi varam saglabāt un varam nosūtīt. Tajā gadījumā, ja mums šie rēķini ir jāsagatavo salīdzinoši varbūt nedaudz, tad arī e-adrese ir tā kā iespēja, kur mēs to varam darīt, ja? Arī šajā portālā e-Rīga, arī sadarbojoties ar NVO, tātad droši vien arī esam redzējuši, ka tur mums jau labu laiku atpakaļ bija iespēja sagatavot šajā noteiktajā formātā šos strukturētos e-rēķinus, kur mēs varējām piestādīt šos rēķinus. Arī faktiski visas grāmatvedības programmas piedāvā šo iespēju, ka mēs varam sagatavot rēķinu grāmatvedības programmā un varam attiecīgi tātad pārvērst šajā te mašīnu lasāmajā formātā, HTML formātā un attiecīgi tātad nosūtīt mūsu klientiem. Protams, ka arī tātad importēt pēc tam grāmatvedības programmā un apstrādāt, lai izslēgtu kļūdas. Par to, kādus mēs sagatavojam grāmatvedības reģistrus, un šī ir tāda arī ļoti svarīga lieta, ka mēs grāmatvedību kārtojam visa gada laikā, un tagad sākam domāt, kā tad mēs kārtosim 2025. gadā, lai tad, kad mēs gatavojam gada pārskatu, mums nav kādi tādi nepatīkami pārsteigumi, ka mēs īsti nesaprotam, ko tad kur rakstīt, jo šī informācija nav saglabāta un nav apkopota. Tātad grāmatvedības reģistra mums atšķirās atkarībā no tā, vai mums ir grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā, vai mums ir grāmatvedības uzskaite divkāršā ieraksta sistēmā. Ja grāmatvedības uzskaite tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā, tātad mums ir šie sistemātiskie reģistri, galvenā grāmata, ja virsgrāmata, attiecīgi tātad mūsu
konti un analītiskās uzskaites reģistri. Protams, ka tie mums vienmēr ir nepieciešami. Mums ir nepieciešams zināt par pamatlīdzekļiem, nepieciešams zināt par krājumiem, tieši tāpat par algu aprēķiniem un citiem grāmatvedības kontiem. Savukārt, tad, ja mēs kārtojam grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, mēs aizpildam šos kronoloģiskos reģistrus jeb žurnālus. Arī biedrība, ja kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, aizpilda šo ieņēmumu izdevumu žurnālu, kur tātad šos saimnieciskos darījumus mēs reģistrējam kronoloģiskā secībā. Grāmatvedības reģistros ir paredzēts un grāmatvedības likumā noteikts, ka grāmatvedības reģistros ierakstus izdara latviešu valodā. Papildus, ja tas ir varbūt mums svarīgi mūsu darījuma partneriem, mēs varam izvēlēties arī otru valodu, bet papildus latviešu valodai. Ministru kabineta noteikumi ar numuriņu 439, kas attiecās tieši uz biedrībām, un šeit ir tie, kuri tad drīkst izvēlēties grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā. Lai mēs varētu kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā, mums ir jāatbilst noteiktiem nosacījumiem, jo vispārējā gadījumā grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā. Bet biedrībām ir tiesības izvēlēties vienkāršo ierakstu kuros gadījumos. Ja organizācijas apgrozījums ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem divos iepriekšējos pārskata gados nepārsniedz 100 000 eiro, grāmatvedības reģistrus drīkst kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā. Un arī paskaidrojums par to, tātad, kas ir domāts likuma izpratnē organizācijas apgrozījums jeb ieņēmumi. Tie ir visi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā organizācijas ieņēmumi, kas ir norādīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā. Tātad skatāmies mūsu ieņēmumu un izdevumu pārskatu, kādas tur mums ir summas, ja tās nepārsniedz 100 000 eiro, nepārsniedz 2 gadus pēc kārtas, tad mums ir iespējams kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Un vēl viena piebilde, tātad nosakot šo apgrozījumu apmēru, mēs neietveram vienu tādu specifisku darījumu. Tādu, kas ir vienreiz bijis un vairāk, mums noteikti tuvākajā nākotnē tas nebūs paredzams. Mums ir bijis, piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana. Vairāk biedrībai nav nekustamais īpašums un nav paredzams, ka būs. Vai, piemēram, ir saņemts mantojums. Diez vai mantojumu mēs saņemsim nākamajā, aiznākamajā un vai vēl kādā gadā. Tātad šādus darījumus, kas mums ir tādi netipiski, ja, tos varam neiekļaut tad, kad aprēķinam varēs vai nevarēs kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tad, kad tiek kārtota grāmatvedība vienkāršā ieraksta sistēmā, mēs varam iekārtot vai nu vienu žurnālu, kā tas arī ir noteikts. Kā tas arī ir noteikts mūsu ministru kabineta noteikumos un ir arī šis paraudziņš, bet mēs drīkstam arī iekārtot 2 atsevišķus žurnālus. Vienu, kas attiecās uz skaidro naudu kā kases grāmatu, un otru, kas attiecās uz norēķiniem kredītiestādēs, kredītiestāžu kontu grāmatu. Tātad mums var būt vai nu 1, vai nu 2, kā nu pašiem ir ērtāk un kā mēs to izvēlamies darīt. Tad, kad mēs kārtojam grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ir jāatcerās, ka mēs sagatavojam pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem pēc naudas plūsmas. Tātad mēs izdarām ierakstus grāmatvedības reģistros tajā brīdī, kad nauda ir saņemta vai nauda ir samaksāta. Tātad ieņēmumus norādām to saņemšanas brīdī un izdevumus norādām to samaksāšanas brīdī. Kādreiz šo principu sauc arī par kases principu. Ja? Tātad, kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, mēs ieņēmumus uzskaitām pēc kases principa, tad, kad tie ir saņemti, bet izdevumus tad, kad tie ir izdarīti.
Tātad naudas plūsmas vai kases princips, tas ir viens un tas pats. Tad, kad mēs rakstam ierakstus žurnālā, mēs tos izdarām chronoloģiskā secībā. Šeit arī jāņem vērā daži izņēmumi. Arī biedrību uzskaitē. Kases princips mums nebūs attiecināms un piemērojams tajā brīdī, ja ir notikusi, piemēram, pamatlīdzekļu pārdošana. Jo pamatlīdzekļa atlikusī vērtība, ja tāda ir bijusi, mūsu žurnālā ir jāuzrāda izdevumos, lai gan faktiski naudas izdevumi mums šajā gadījumā nebūs bijuši. Mēs nekur neesam pārskaitījuši pamatlīdzekļa atlikušo vērtību. Tātad ir jāskatās arī, ka var būt atsevišķi izņēmumi. Šo žurnālu mēs drīkstam kārtot vai nu papīra reģistra formātā, varam nopirkt speciālu tādu kā veidlapiņu, kā reģistru, kā grāmatu un attiecīgi arī rakstīt ar roku. Varam to darīt. Varam žurnālu kārtot elektroniskā formātā, varam izvēlēties vai nu grāmatvedības programmu, kura to atļauj darīt, vai nu varam kārtot, sagatavot, piemēram, Excel formātā. Ļoti ērti tas ir katram, kā mums ir ērti un kā ir viegli. Jāatcerās, ka šī aizpildītā žurnāla glabāšanas laiks arī ir 10 gadi, jo tas ir grāmatvedības reģistrs. Ja mēs šo žurnālu kārtojam elektroniski, tad arī jābūt iespējai, ka mēs nodrošinām izdruku un šīs izdrukas brošējam chronoloģiskā secībā. Tieši tāpat kā tad, kad mēs arī veicam šos ierakstus mēs izdarām chronoloģiskā secībā. Tad, ja mēs žurnālu kārtojam elektroniski, kaut vai tai pašā Excel formātā, ir ļoti ērti, ka tās ailītes, kuras mums nav nepieciešamas, lai mūsu darījumus reģistrētu, mēs varam vienkārši nenorādīt, bet mēs savukārt varam papildināt ar jaunām citām ailēm, kas mums ir nepieciešamas, kurās mēs vēlamies ierakstīt papildus informāciju. Varam izmantot arī grāmatvedības datoru programmas, bet mums ir jāņem vērā, ka šīm datoru programmām ir jāatbilst ministru kabineta noteikumiem. Tātad 877. ministru kabineta noteikumi, kas skaidro grāmatvedības likuma normas, kādām ir jābūt grāmatvedības datoru programmām. Ja skatāmies attiecībā par ieņēmumu izdevumu žurnālu, tad katram gadam mēs iekārtojam jaunu žurnālu. Tātad ieņēmumus un izdevumus mēs norobežojam pa šiem taksācijas periodiem. Ļoti svarīgi arī skatīties, ka tad, kad mēs darbojamies ne pirmo gadu, ka mums ir šie pārējošie atlikumi, ka žurnālā norādītās gan skaidrās, gan bezskaidrās naudas atlikums pārskata gada sākumā ir vienāds ar to, kas bija iepriekšējā pārskata gada beigās. Un tieši tāpat, ja mēs skatāmies arī pa mēnešiem, tātad 31. janvāris man bija atlikums, tieši tāds pats atlikums man ir arī 1. februārī. Nu tā, lai mums nekas nekur nepazūd. Viss ir tātad uzskaitīts un viss sakrīt. Visus ieņēmumus un visus izdevumus mēs žurnālā reģistrējam, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. Žurnālā mēs reģistrējam, tātad varbūt šīs ailītes, kā es minēju, varbūt 2 žurnāli, viens kasei un otrs bezskaidrai naudai, bet varbūt arī šīs 2 ailītes kopā, ja tātad arī šīs kases operācijas mēs drīkstam reģistrēt vienā žurnālā kopīgi, ja? Tātad, un tad, ja mums ir kases žurnālā tiek reģistrētas šīs kases operācijas, tad mēs atsevišķi neiekārtojam vēl papildus kases grāmatu, un atsevišķi mēs arī neveicam kases ieņēmumu un kases izdevumu orderu reģistrāciju. Nevajag vēl speciāli vēl vienu grāmatu. Ja? Varbūt arī tāda situācija, ka mēs drīkstam par attaisnojuma dokumentu izmantot maksājuma konta izrakstu. Un var mums būt šī iespēja, ka mēs aprēķinām tādu viendabīgu līdzīgu saimniecisko darījumu kopsumas un tad attiecīgi tātad ierakstam žurnālā ar vienu ierakstu. Šeit ir uzmanīgi jāskatās, vai ierakstīt ar vienu ierakstu mums sanāk vienkāršāk un vai tas sanāk mazāk darba ietilpīgi un vai tas sanāk precīzi, vai mēs kaut kur nenokļūdamies. Jo jebkurā situācijā mums šie izdevumi vai ieņēmumi ir jāsaskaita arī tad, ja tie mums ir viendabīgi. Nu, kā mums ir ērtāk vai nu rakstīt katru ierakstu varbūt, vai nu saskaitīt un tad attiecīgi rakstīt tātad ar vienu. Skatāmies, kā pašiem ir vieglāk.
Vēl var būt arī tādas ailītes kā citi maksāšanas līdzekļi, piemēram, mums var būt tādi ieņēmumi, kas ir saņemti nevis naudā, skaidrā vai bezskaidrā, bet varbūt arī kādi citi veidi, piemēram, mums var būt mantiskais dāvinājums, mums var būt savstarpējais ieskaits vai maiņas darījums. Tātad arī šajās te ailītēs, kur ir citi maksāšanas līdzekļi, tas mums var parādīties. Ministru kabineta noteikumos ir speciāli atrunāta situācija par grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā biedrībām, kuras darbojās dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Attiecīgi tātad šīm biedrībām vienkāršais ieraksts ir atļauts tikai tajā gadījumā, ja papildus tiek sagatavoti vēl speciāli reģistri. Un šie speciālie reģistri pirmkārt mums tātad ir uzskaites reģistrs, kurā tiek norādīti katram dzīvojamās mājas īpašniekam aprēķinātie un saņemtie maksājumi. Nu, mēs paši varam izvēlēties, kā mums ir ērti, kā mēs esam iekārtojuši, kā uzskaites kartīti, kā reģistru, kā grāmatu, tātad, kur mēs esam aprēķinājuši šim te konkrētajam dzīvokļa īpašumam, kādi ir maksājumi, kādi ir saņemtie maksājumi un kāds ir varbūt palicis atlikums vai kāds ir parāds. Otra lieta, kas mums ir jāiekārto dzīvojamās mājas, nu, visbiežāk arī dara tā, ka tiek veidoti uzkrājumi rezerves fondā. Tad, kad tiek plānoti kādi lielāki darbi, kam uzreiz mēs nevaram tā atļauties līdzekļus, kad mēs tos līdzekļus uzkrājam. Nu, piemēram, vēlamies remontēt kāpņu telpas vai vēlamies remontēt jumtu vai vēl kaut ko, ja? Un attiecīgi tā tad ir jābūt arī speciālam reģistram, kur mēs esam šo uzkrājumu fondu parādījuši, kā tas veidojās un arī atšifrējums pa mūsu mājas īpašniekiem, kuri un kā ir veikuši šos maksājumus. Pretējā gadījumā tātad dzīvojamo māju pārvaldīšanas biedrībai ir nosacījums, ka grāmatvedība ir jākārto divkāršā ieraksta sistēmā. Tātad, ja vienkāršā, mums noteikti ir nepieciešami šie reģistri. Tas ir teikts ministru kabineta noteikumos, tātad 439. 10. un 11. punkts, kas prasa tātad šo reģistru iekārtošanu. Un tikai tad mums ir tiesības izvēlēties vienkāršā ieraksta grāmatvedību, neatkarīgi no šī apgrozījuma, cik tas ir liels. Bet jebkurai biedrībai, kura ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, lai varētu sagatavot gada pārskatu kvalitatīvi, papildus, protams, ka ir nepieciešams iekārtot arī analītiskās uzskaites reģistrus. Tādi ļoti tipiski bija jautājumi arī tad, kad valsts ieņēmuma dienests varbūt pagājušajā gadā par 2023. gada pārskatu uzdeva šos jautājumus papildus par pamatlīdzekļiem, jo biedrībai vienkāršā ieraksta sistēmā bija jānorāda šī informācija. Un tātad, lai mēs varētu šo informāciju norādīt, mums ir jābūt šim pamatlīdzekļu uzskaites reģistram. Tieši tāpat mums ir jābūt arī materiālu uzskaites reģistram, ja mums ir kādi krājumi, ja mums ir debitori, kas ir mums parādā, mums tātad ir jābūt tam uzskaitītam, lai mēs zinātu, kam tad mums ir jāprasa šī nauda, un tieši tāpat arī pašiem, kam tad mēs esam parādā. Tā ka vienkāršā ieraksta grāmatvedība mums neaprobežojās tikai un vienīgi ar šo žurnālu. Mums ir arī vēl papildus informācija un papildus reģistri, lai mēs varētu nodrošināt gan nepieciešamos datus nodokļu aprēķināšanai, gan arī nepieciešamos datus gada pārskatam un arī varētu, protams, veikt kontroli par mūsu mantu un mūsu saistībām un prasībām. Ministru kabineta noteikumos ir arī paredzēta tāda lieta, kas tad ir pamatlīdzekļi biedrībai. Pirmais nosacījums, kas attiecās uz pamatlīdzekļiem, tātad pamatlīdzekļu un nemateriālie ieguldījumi, ko mēs uzreiz neatzīstam mūsu ieņēmumu un izdevumu pārskatā, tie ir paredzēti ilgstošai lietošanai. Tātad ar ilgstošu lietošanu saprot vismaz ilgāk par 1 gadu. Tātad 2 gadus vismaz. Un, attiecīgi, tātad kāda ir šī sākotnējā vērtība? Sākotnējā vērtība pārsniedz 1000 eiro. Tātad, ja mums ir kāda lieta, kas kalpo ilgāk par 1 gadu, nu, piemēram, dators,
Bet šī datora vērtība, par kuru mēs to esam iegādājušies, ir 850 eiro. Šajā gadījumā tas nebūs pamatlīdzeklis, un mēs to atzīsim mūsu pārskata gada ieņēmumu izdevumu pārskatā. Savukārt tad, ja pieminētais dators maksās piemēram 1250, tad tas būs pamatlīdzeklis, un mēs atzīsim mūsu ieņēmumu un izdevumu pārskatā pakāpeniski derīgās lietošanas laikā aprēķinot nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes šajā noteiktajā derīgās lietošanas laikā. Šis ir nosacījums tiem, kas grāmatvedību kārto vienkāršās ieraksta sistēmā. Šeit nekāda atkāpe attiecībā par šiem skaitļiem par 1000 eiro nevar būt. Nesasniedza 1000 eiro nav pamatlīdzeklis, pārsniedza ir, protams, ja ir ilgstošai lietošanai. Savukārt tie, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, tie, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, ir paredzēts, ka ir jābūt šai grāmatvedības politikai, grāmatvedības organizācijas nolikumam, un šeit var paredzēt, ka pamatlīdzekļa atzīšanas vērtība var būt arī mazāka par 1000 eiro. Tātad pieminētajā piemērā, kur es teicu 825 eiro, vienkāršais ieraksts viennozīmīgi nav pamatlīdzeklis, savukārt divkāršais ieraksts mēs skatāmies, kas ir rakstīts mūsu grāmatvedības politikā. Ja tur ir noteikts arī, ka tātad pamatlīdzekļi ir no 1000 eiro, arī nebūs. Ja tur ir noteikts, ka pamatlīdzekļi ir piemēram no 750 eiro, tad tas būs pamatlīdzeklis. Tas ir, kas noteikts mūsu ministru kabineta noteikumos un kas arī ir jāņem vērā, lai mēs korekti sagatavotu gada pārskatu. Protams, ka pamatlīdzekļu uzskaitei mums ir nepieciešams ņemt vērā arī vēl papildus informāciju. Un pamatlīdzekļus uzskaitē mēs sākotnēji atzīstam tātad pamatojoties uz iegādes vai izveidošanas attaisnojuma dokumentiem. Pie tam pamatlīdzekļu iegādes izmaksās mums ir jāiekļauj arī vēl varbūt papildus izmaksas. Pieminētajā piemērā par datoru ļoti iespējams, ka mūsu rēķinā ir tikai un vienīgi šis dators un man neko papildus iekļaut nevar, bet tā tas nebūtu vienmēr nav. Tātad mēs ko liekam? Mēs liekam pirkšanas cenu, mēs pieskaitām ievedmuitas nodevas, ja tādas ir, mēs pieskaitām neatskaitāmos nodokļus, atņemam saņemtās atlaides. Kad mēs runājam par ievedmuitu mēs runājam tad, ja mums mūsu, teiksim, šis pamatlīdzeklis ir ievests no trešajām valstīm, attiecīgi tātad noformēta šī muitas deklarācija. Iespējams, mēs neesam pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, bet šajā gadījumā tātad uz robežas mēs nodokli samaksājam, mums veidojās šis neatskaitāmais nodoklis. Nākamās izmaksas, tātad tieši attiecināmās izmaksas, kas ir saistītas ar pamatlīdzekļa piegādi. Tātad arī šī piegāde, arī transporta izmaksas, arī uzglabāšanas izmaksas, ja tādas ir. Mēs skaitām klāt visas tās izmaksas, kuras tātad mums ir līdz tam brīdim, kamēr pamatlīdzekli mēs varam izmantot konkrētajam mērķim, kam tad tas ir paredzēts. Kamēr pamatlīdzeklis tātad mums ir nodots eksploatācijā. Ja mēs paši, teiksim, izveidojam pamatlīdzekli, varbūt arī tāda situācija, tad šajā pašizmaksā mēs iekļaujam visas tiešās izmaksas, kas ar to ir saistītas, tās var būt materiālās, tās var būt personāla izmaksas, kā arī netiešo izmaksu daļu, kuru mēs varam attiecināt procentuāli uz konkrētā pamatlīdzekļa izveidošanu. Ļoti uzmanīgi ir jāskatās par pamatlīdzekļa tātad lietderīgās lietošanas laika noteikšanu. Būtībā atbildīgais par šī lietderīgā laika, pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laika noteikšanu ir uzņēmuma vadītājs, jo tieši uzņēmuma vadītājs ir tas, kas arī apstiprina šo konkrēto pamatlīdzekļa eksploatācijā ieviešanas aktu. Šeit noteikti arī, ja grāmatvedis mēs varam teikt, varam ieteikt, bet labāk ir konsultēties, protams, ar speciālistiem attiecīgajā jomā. Ja mēs esam nopirkuši, piemēram, to pašu datoru, tad noteikti šeit būtu datorspeciālisti, kam mēs jautājam, cik ilgi mums varētu kalpot šāds dators, ņemot vērā to, kā attīstās tehnoloģijas. Ja nāk jauni, nāk jaudīgāki un tā tālāk. Tā ka šo lietderīgās lietošanas laiku ir arī jānosaka
jānosaka ar pietiekam lielu piesardzību, lai tas būtu maksimāli tuvu, cik ilgi mēs varam šo pamatlīdzekli izmantot. Lai nesanāk tā, ka ir lietošanas laiks noteikts ļoti, ļoti īsi, bet mēs turpinām izmantot pamatlīdzekli, vai tieši pretēji esam noteikuši ļoti garu, bet izrādās pēc 3 gadiem, mūsu dators, diemžēl, vairāk nav lietojams. Vēl ir jāņem vērā arī tāda lieta, ka var būt pamatlīdzekļi ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku. Kā viens no tādiem noteikti ir zeme, vai arī var būt pamatlīdzeklis, kuram mēs nevaram noteikt tādu derīgās lietošanas laiku, kā piemēram mākslas priekšmetiem. Tātad šādiem mēs neaprēķinam ikgadējo nolietojumu. Un ļoti būtiska lieta, tad, kad mēs veicam pamatlīdzekļu uzskaiti, ja ir iegādāts, piemēram, nekustamais īpašums zeme, un uz šīs zemes atrodas vairākas ēkas, katrai pozīcijai ir jāatver atsevišķa pamatlīdzekļu uzskaites kartīte, jo ēkām mēs rēķināsim nolietojumu, savukārt zemes gabalam mēs nolietojumu nerēķināsim, jo zemei nevaram noteikt lietderīgās lietošanas laiku. Tieši tāpat arī tad, kad mēs ņemam uzskaitē mūsu pamatlīdzekļus, mēs skatāmies, kāda tad ir darījuma ekonomiskā būtība. Un šeit ļoti svarīgi ir arī izlasīt to attaisnojuma dokumentu un saprast, kas tad mums konkrēti ir nopirkts. Un varbūt šeit tad to nevaram pateikt mēs kā grāmatveži. Piemēram, mums ir attaisnojuma dokuments, kurā izrādās esam nopirkuši biroja skapi, bet šajā te attaisnojuma dokumentā nav tā ļoti skaidri un vienkārši uzrakstīts, ka tas ir dokumentu skapis, bet ir nosauktas komplektējošās detaļas, tur plauktiņi, tur vadotnes, tur skrūvītes, tur vēl kaut kas. Un mēs lasām visas šīs rindas un skatāmies, katras detaļas vērtība ir ļoti neliela, ļoti iespējams, ka tas nav nekāds pamatlīdzeklis, un mēs atzīstam mūsu pārskatā par ieņēmumu un izdevumiem. Tātad būtiski mums ir analizēt šo darījuma būtību, kas tad ir iegādāts. Un šeit, droši vien, ka grāmatvedis varbūt to nevar tā saprast, kas tas tāds ir. Tātad šeit ir jautājumi tiem atbildīgajām personām. Analizējam darījuma būtību, lai mūsu uzskaite būtu pareiza. Tātad, ja mēs šajā gadījumā neesam paskatījušies, neatzīstam pamatlīdzekli, mēs esam nepamatot parādījuši lielākus izdevumus pārskata gadā, un mūsu bilancē neparādīsies pamatlīdzekļi. Tad, kad nosakam šo lietderīgās lietošanas laiku, ļoti svarīgi ir ņemt vērā tātad gan šo objekta fizisko nolietošanos, gan morālo nolietošanos, gan arī varbūt kādi juridiskie lietošanas ierobežojumi. Un tāpēc atkal ir tā situācija, ka grāmatvedis jautā uzņēmuma vadītājiem, grāmatvedis jautā ekspertam un tikai tad nosaka, kā tad mums īsti būs, cik ilgi būs šis lietderīgās lietošanas laiks. Nākamais, kas mums ir jāsakārto, tātad šie grāmatvedības reģistri attiecībā par pamatlīdzekļu uzskaiti. Un viena no tādām lietām ir šī pamatlīdzekļu uzskaites kartīte, kurā tātad mēs arī norādām, kas tas mums ir par pamatlīdzekli, par kādu summu tas ir iegādāts, kāda ir šī iegādes vērtība, kur pamatlīdzeklis atrodas, kas ir materiāli atbildīgā persona par šo pamatlīdzekli, kāds šis derīgās lietošanas laiks. Un tad, protams, ka mēs varam aprēķināt arī šo nolietojumu un varam aprēķināt arī atlikušo vērtību pārskata perioda beigās. Un atlikusī vērtība pārskata perioda beigās bija arī tā, kas mums bija jānorāda gada pārskatā, tātad gada vadības ziņojumā, ko prasīja vienkāršā ieraksta sistēmā. Tāpat tur var būt arī vērtības pieaugums sakarā ar rekonstrukciju, tāpat var būt arī, teiksim, samazinājums sakarā ar pārvērtēšanu vai vēl kādas citas lietas. Visu, kas notiek ar mūsu pamatlīdzekli, mēs to arī darām mūsu pamatlīdzekļu uzskaites kartītē. Tā ir visa informācija līdz pat brīdim, kamēr mēs pamatlīdzekli izslēdzam. Un tad, kad mēs pamatlīdzekli izslēdzam, arī tad mums ir šis pamatojums, kāpēc mēs to esam darījuši. Tātad varbūt pārdevām. Varbūt attiecīgi tātad mēs norakstījām, jo vairāk to neizmantojam. Tātad ņemam to vērā. Lūk, šeit ir arī vairāki paraugi par to, kādā veidā mēs varam iekārtot šo pamatlīdzekļu uzskaites kartīti. Mēs to varam arī iekārtot vai
vai nu papīra formātā varam šīs kartītes ņemt, varam to sagatavot Excel formātā, kā mums pašiem liekas ērti. Varam ailītes papildināt, ja mēs to elektroniski daram, tātad, nu, kādā veidā, bet lai šī informācija mums noteikti būtu, jo šī informācija mums tālāk ir nepieciešama. Šeit tātad arī ir šis izmaksu kapitalizācijas akts tajā gadījumā, ja varbūt mums nav tā tik vienkārši, kā es pieminēju, pamatlīdzeklis nopirkts, un mēs uzreiz tātad no šīs pavadzīmes vai no šī rēķina varam redzēt, ja tātad šeit mēs savācam visu to informāciju, lai varētu atzīt pamatlīdzekli, kāda tad ir pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība. Šeit ir arī pievienoti grāmatvedības reģistram kā paraudzi un kā vajadzētu aizpildīt varbūt, teiksim, šīs pamatlīdzekļu analītiskās uzskaites. Te ir no valsts ieņēmuma dienesta metodiskā materiāla, kad grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā, to arī var paņemt kā paraugu, tātad, un lai varam aizpildīt un lai mums būtu šie dati korekti. Protams, ka var izvēlēties arī kādas citas veidlapas vai izvēlēties grāmatvedības programmas. Tieši tāpat mums ir nepieciešama arī analītiskā uzskaite mūsu krājumiem, ja tādi mums ir. Tātad arī šeit ir pirkto krājumu uzskaites reģistrs, kuru varam skatīties, tātad arī no valsts ieņēmuma dienesta metodiskā materiāla paraugs, bet varam izvēlēties arī savējo. Galvenais ir tā būtība, kādi tad ir šie mūsu krājumi, kad mēs tos esam iepirkuši, kāds ir bijis šis attaisnojuma dokuments, vai esam izlietojuši tai pašā mēnesī, vai mums ir palicis atlikumā, un tālāk jau varam skatīties arī veicot inventarizāciju, kā tad ir pēc fakta, vai mums sakrīt ar šiem mūsu uzskaites reģistriem. Nākamā lieta mums var būt arī prasījumi, mums var būt debitoru uzskaite, ja mums tādi ir, un ļoti svarīgi, tātad tad, kad mēs veicam šo debitoru uzskaiti, ir arī svarīgi šie dokumenti, kā mēs esam noformējuši. Grāmatvedības likumā noteiktajā kārtībā, tātad 11. pāns, kas mums nosaka, ka grāmatvedības reģistros mēs izdaram ierakstus pamatotus uz attaisnojuma dokumentiem, ko mēs skatījāmies šos obligātos rekvizītus, kādiem ir jābūt. Arī debitoriem mēs iekārtojam speciālu savu uzskaites reģistru, bet tad, kad mēs veicam inventarizāciju, tad, kad mēs veicam salīdzināšanu ar mūsu debitoriem, tad, protams, ka ir vēlams vispirms pārbaudīt, kas tad ir noticis mūsu grāmatvedībā. Jo var gadīties arī tāda situācija, ka mēs arī paši esam varbūt kaut kur kļūdījušies. Un paskatāmies, kā tad ir, vai mēs grāmatojumu esam izdarījuši korektajam klientam. Vai mēs šo grāmatojumu esam izdarījuši korektajā uzskaites kontā? Vai varbūt summa mums nav iegrāmatojusies korekta? Lūk, šeit mums varētu varbūt arī palīdzēt tie e-rēķini, šie strukturētie rēķini, jo mēs nevarēsim nokļūdīties ar summu. Un, protams, ka skatāmies, kā tad ir noformēts šis attaisnojuma dokuments, vai tur ir visi rekvizīti, vai mums ir pamats prasīt mūsu darījuma partnerim šo naudu. Tātad skatāmies, kāds tad ir bijis pamatojums šī attaisnojuma dokumenta noformēšanai, kāpēc mēs esam izrakstījuši rēķinu. Vai es kā grāmatvedis izrakstīju rēķinu, tāpēc, ka uzņēmuma vadītājs man teica, lūdzu, izraksti tādu un tādu rēķinu tādam un tādam uzņēmumam, tādam un tādam klientam. Ja? Vai šim rēķina izrakstīšanai tomēr bija arī kāds pamats, ja? Vai saimnieciskais darījums tika veikts saskaņā ar līgumu, vai bija noformēts nodošanas pieņemšanas akts, vai bija parakstīts šis nodošanas pieņemšanas akts, vai bija parakstīts šis līgums, un vai šos dokumentus bija parakstījusi parakstiesīgā persona.
Lūk, atkal arī tātad debitoru uzskaites reģistrs, kur mēs varam paskatīties tātad, jo šajā te žurnālā, kas attiecās uz vienkāršā ieraksta sistēmu, mēs rakstīsim tikai saņemto naudu, bet attiecīgi mums ir nepieciešams šis papildu uzskaites reģistrs, no kā tad mēs šo naudu gaidām un kāpēc mēs šo naudu gaidām, kāds tad ir tas pamats, kāds tad ir tas rēķins, kas bija izrakstīts, kad mēs to esam izrakstījuši, kāds ir palicis atlikums un skatāmies, ja mums ir palicis atlikums uz gada beigām, tad arī tātad veicot šo inventarizāciju, veicot šo salīdzināšanu, mēs arī varam sagatavot šo debitoru parāda salīdzināšanas aktu. Analogi mēs varam arī sagatavot kreditoru uzskaites reģistru, kam tad mēs paši esam parādā, ja? Tieši tādā pašā veidā, ja tātad, lai mums nepiemirstās, ka kaut kur kaut kas bija jāmaksā, varbūt kaut kur tā pavadzīme ir nolikta un mēs neesam samaksājuši un mums sūta brīdinājuma vēstules, ļoti labi, ka mums ir kreditoru uzskaites reģistrs, arī varam redzēt, ka kaut kas ir palicis varbūt neapmaksāts. Un tieši tāpat arī mēs paši drīkstam sūtīt kreditoriem šo salīdzināšanas aktu. Nav vienmēr jāsagaida tā, ka kreditori jau sūtīs mums. Salīdzinām paši. Varbūt esam pat nokļūdījušies un izrādās, ka mums nekāda parāda nav. Arī uz kreditoriem mēs varam attiecināt tieši tās pašas prasības, ko es minēju iepriekš par debitoriem, pārliecinamies. Atkārtot pārbaudam, vai visu esam izdarījuši pareizi. Un tad arī mēs ar mūsu gada pārskatiņu tiksim daudz vieglāk un daudz ātrāk varēsim sagatavot. Nākamā lieta, par kuru mēs skatāmies, tātad likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli un 9. pantā mums ir minētas kompensācijas, kuras tātad netiek apliktas ar algas nodokļiem. Viena no tādām lietām, ko arī biedrībās izmanto diezgan daudz, tas ir brīvprātīgais darbs. Saskaņā ar brīvprātīgā darba likumu par brīvprātīgo darbu tiek uzskatīts tāds darbs, kas ir bez atlīdzības, jā, tātad vai pakalpojumu sniegšana, un šo darbu veids fiziska persona, bet nestājās darba tiesiskajās attiecībās ar biedrību. Un šis konkrētais darbs ir vērsts uz biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu. Protams, ka jebkurā gadījumā mums ir jābūt noformētam brīvprātīgā darba līgumam, un mums ir jābūt arī sagatavotiem speciāliem reģistriem, un mums ir jābūt uzskaitē, cik tad mums bija šī brīvprātīgā darba veicēji, cik stundas šie brīvprātīgā darba veicēji strādāja, kādos pasākumos brīvprātīgā darba veicēji piedalījās, jo tas atkal mums ir nepieciešams, lai sagatavotu gada pārskatu. Jo tad, kad mēs gatavojam gada pārskatu, ir nākamā gada marts vai nākamā gada februāris, un mēs noteikti sen esam piemirsuši, kā tad bija ar tiem pasākumiem, kuri bija tur iepriekšējā gada maijā, aprīlī, un cik tad mums bija tie brīvprātīgie. Tātad jebkurā situācijā mums ir šī uzskaite. Par brīvprātīgo darbu mēs neko nemaksājam. Mēs nemaksājam atlīdzību, mēs nemaksājam algu. Bet mēs varam kompensēt šai personai izdevumus, kas ir saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu. Kā minēju, to nosaka likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli. 9. pantā mēs varam atrast arī šo 44. punktu. Un papildus ir arī likumu skaidrojošie ministru kabineta noteikumi ar numuriņu 899, un tur ir 54 ar divnieciņu punkts, kur mēs varam paskatīties, kādos gadījumos un par ko mēs varam veikt kādas kompensācijas. Attiecībā par brīvprātīgā darba kompensāciju ir tā, ka ir paredzēts, ka ir par ēdināšanu līdz 6 eiro diennaktī par katru dienu, ne vairāk kā 6 eiro. Savukārt par viesnīcu naktsmītni ir ne vairāk kā 57 eiro, bet ir jābūt iesniegtiem attiecīgos izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Tālāk, protams, mēs varam kompensēt arī ceļa, jebšu transporta izdevumus, ja ir iesniegt izdevumus apliecinoši dokumenti. Šeit mēs runājam par to, ka tā tad ir iesniegtas šīs braukšanas biļetes,
Un mēs varam kompensēt arī par degvielu. Ja brīvprātīgā darba veicējs brauc tātad uz šo pasākumu, lieto viņa īpašumā vai valdījumā esošo transporta līdzekli. Taču šeit ne vairāk kā 50 eiro mēnesī. Tieši tāpat var būt kompensācija par apģērbu, ja tas ir saistīts ar darba specifiku vai norāda uz konkrētu atpazīstamību vai piederību. Un var būt arī par apmācību, kas ir saistīta ar šīs darbības specifiku biedrībā, bet nav saistīta ar pamatizglītību, un arī ne vairāk kā 200 eiro gadā. Nu, tāpat mums var būt arī izdevumi par obligāto nodrošināšanu, ja tāda ir nepieciešama, par veselības dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, tātad šī brīvprātīgā darba veikšanas laikā, arī par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz trešajām personām. Šeit gan ir izņēmums sauszemes transporta līdzekļu civiltiesiskā atbildība. Arī par veselības pārbaudēm, ja tās ir pamatotas ar izdevumus apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem. Un šeit ir jāņem vērā vēl viena noteikta lieta, kas ir arī tātad attiecībā par kompensācijām brīvprātīgajam darbam mums ir noteikts, ka šī brīvprātīgā darba veicējam kopējais kompensāciju apmērs taksācijas gada laikā nepārsniedz 1000 eiro, neatkarīgi no tā, kas ir veicis šīs izmaksas. Ja šis saņemtā nauda pārsniedz 1000 eiro, tad tai vairs nebūs kompensācijas rakstura. Un tāpēc arī biedrībām ir vēl viens papildus pienākums attiecībā par izmaksām fiziskām personām, lai varētu to noteikt. Lūk, ir paziņojums par fiziskai personai izmaksātām summām. Un šeit mēs skatāmies, kas tad ir ienākumu izmaksātājs. Ienākumu izmaksātājs, kuram ir šie pienākumi, nu tie ir pirmkārt komersanti, bet tās ir arī organizācijas, tās ir biedrības nodibinājumi. Tātad, un šajā gadījumā, ja mēs esam veikuši kādas izmaksas fiziskām personām, mums ir arī noteiktajā kārtībā jāsniedz paziņojums par fiziskai personai izmaksātām summām. Tad, kad mums ir jāsniedz šie paziņojumi par fiziskai personai izmaksātām summām, šo pārskatu sagatavo ienākumu izmaksātājs un iesniedz valsts ieņēmumu dienestā. Bet pēc pieprasījuma izsniedz arī ienākumu saņēmējam. Tātad, ja es kā brīvprātīgā darba veicējs vēlos saņemt šo paziņojumu, tad arī biedrībai ir pienākums man to sniegt. Šādi paziņojumi ir jāsniedz arī par Latvijas Republikā nodibinātiem Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem, ja? Tātad izņemot attiecīgi tikai uz Ukrainas civiliedzīvotāju darba algu. Tā. Kad var neiesniegt paziņojumu par fiziskai personai izmaksātām summām? Ir tā, ka paziņojums var neiesniegt, ja mēs esam izmaksājuši neapliekamos ienākumus un šo ienākumu kopsumma ir mazāka par 300 eiro. Bet šeit arī ir jāskatās, ir izņēmumi, ja tie ir darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas, ārstniecības izdevumi vai, teiksim, pārcelšanās uz citu dzīves vietu, tad šajā gadījumā tātad mēs nevarēsim tos neiesniegt paziņojumus, tad šie paziņojumi būs jāiesniedz. Attiecībā par paziņojumu iesniegšanu ir tā, ka paziņojumiem ir noteikti vairāki termiņi, kad tie ir jāiesniedz par izmaksām fiziskām personām. Un attiecībā par izmaksām fiziskām personām mums ir tādi 4 veidu kodi, kas sākās ar 1, 2, 3 un 4.
Attiecībā par vieninieku ir tā, ka tajā gadījumā, ja mēs izmaksājam apliekamo ienākumu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekamo ienākumu un šo nodokli ieturam izmaksas vietā, izņemot to gadījumu, ka tas ir darba alga, ja? Piemēram, mēs izmaksājam pēc nomas līguma, ja ir reģistrēta paziņotā saimnieciskā darbība, respektīvi ir reģistrēts nomas līgums, mēs kā biedrība iespējams nomājam telpas, ja, no fiziskas personas, un šī fiziskā persona ir reģistrējusi nomas līgumu valsts ieņēmumu dienestā. Šajā gadījumā mēs kā biedrība veicot šo izmaksu ieturam nodokli 10% apmērā, pārskaitam budžetā un arī tātad līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedzam šo paziņojumu valsts ieņēmumu dienestā. Savukārt šai fiziskai personai mēs izsniedzam pēc pieprasījuma. Tajā gadījumā, ja mums ir bijuši ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekami ienākumi, piemēram, no fiziskās personas iepirkta viņa personīgā manta, saņemot attiecīgu apliecinājumu, vai mums ir bijusi sadarbība ar saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir reģistrējuši savu saimniecisko darbību, un mēs to esam pārbaudījuši publiskojamo datu bāzē valsts ieņēmumu dienestā. Tātad ir šis kodiņš, kas sākās ar divnieku, vai arī ir veiktas šīs izmaksas, kurām ir līdz noteiktam robežu līmenim, kuras ir neapliekamas, kā manas pieminētās brīvprātīgā darba veicēja kompensācijas. Tātad sākās ar šo kodu 4. Šajā gadījumā paziņojumu mēs iesniedzam 1 reizi gadā līdz nākamā gada 1. februārim. Un tātad, mums var būt arī darbinieki, tātad attiecīgi, ja mums ir bijuši darbinieki biedrībā, algotie darbinieki, ar kuriem ir noslēgts darba līgums, tad šajā gadījumā arī mums ir paziņojums iesniegt šo, pienākums iesniegt šo paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām. Šeit ir tā, ka ja darba attiecības ir pastāvējušas visu laiku, iepriekšējā gadā 31. decembrī darba attiecības pastāv un turpinās arī nākamajā gadā, tad mēs iesniedzam līdz nākamā gada 1. februārim. Tātad ir šis algotā darba ienākums ar kodu 1001. Ja mums ir bijuši darbinieki, bet darbinieki gada laikā mums ir atbrīvoti un aizgājuši no mūsu biedrības projām, piemēram, ir aizgājuši novembrī projām, tad mūsu pienākums ir līdz nākamā mēneša 15. datumam, tātad mūsu piemērā 15. decembris, attiecīgi tātad arī iesniegt šo paziņojumu valsts ieņēmumu dienestā. Savukārt šai fiziskajai personai, ja viņa mums palūdz, ja tātad prasa pēc pieprasījuma, mēs arī iesniedzam šo paziņojumu. Ja, tātad, lai zinātu, kādas tad ir aprēķinātā darba samaksa un kādi tad ir ieturētie nodokļi. Lūk, arī par šiem ienākuma veida kodiem, kādi varētu būt šajā te paziņojumā. Tātad pirmais, ja mums ir šī darba alga 1001 kodiņš, tātad varbūt mums ir arī, teiksim, 1061, ja, kas attiecās tātad uz autora atlīdzībām, varbūt esam slēguši autora atlīdzību līgumus. Attiecībā par autora atlīdzību līgumu ir tā, ka tātad mēs ieturam nodokli 25% apmērā, un parasti biedrībām nav tiesību piemērot izdevumu normas. Izdevumu normas var piemērot kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Tātad mēs ieturam nodokli 25% apmērā un pārskaitām budžetā. Šajā gadījumā tātad arī mēs šo paziņojumu iesniedzam līdz nākamā mēneša 15. datumam. Un tie gadījumi, kad mums tātad ir jāpārliecinās par to, vai ir reģistrēta saimnieciskā darbība. Tātad mums var būt noslēgts arī, piemēram, tas pats nomas līgums par nekustamā īpašuma izmantošanu, bet mēs esam pārliecinājušies, ka šajā gadījumā tātad mūsu pretējā puse ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs.
Tātad mēs tikai pārskaitām šo nomas maksu, mums nav pienākums ieturēt nodokli, bet mums ir pienākums paziņot valsts ieņēmumu dienestam. Šajā gadījumā tātad tas ir ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekams ienākums, un mēs paziņojam līdz nākamā gada 1. februārim. Paziņojam par visām izmaksātajām summām, kuras mums ir bijušas iepriekšējā gada laikā. Tāpat mums varētu būt, ka mums ir noslēgts uzņēmuma līgums par kādu pakalpojumu veikšanu. Atkal esam pārliecinājušies, ka ir bijusi reģistrēta šī saimnieciskā darbība, un arī šajā gadījumā tātad mēs iesniegsim paziņojumu par fiziskai personai izmaksātām summām, un šī fiziskā persona, kas ir reģistrējusi saimniecisko darbību, pati arī samaksās nodokļus. Mūsu uzdevums ir tikai iesniegt šo paziņojumu. Varbūt mums ir bijusi, teiksim, arī kustāmā īpašuma izmantošana, tātad, bet vienmēr pārbaudam, kā tas ir datu bāzē, vai mums ir reģistrēta, ja? Un ļoti būtiski arī pārbaudīt to, vai ir reģistrēta šajā konkrētajā brīdī, kad mēs to veicam, jo varbūt arī fiziskā persona kādā brīdī ir pārtraukusi, ja tātad šo savu saimnieciskās darbības veikšanu, un vairāk datu bāzē mēs neesam atraduši, ja? Tāpat arī skatāmies attiecībā tad, ja ir šī paziņotā saimnieciskā darbība, kur mēs ieturam nodokli 10% apmērā, bet mums var būt arī tāda situācija, ka konkrētajā mēnesī vairāk šis līgums nav reģistrēts, līgums ir beidzies. Un tad mēģinot iesniegt šo paziņojumu, mums parādīsies, ka nē, mēs nevaram, diemžēl, vairāk tātad piemērot 10%. Lūk, šajā slaidiņā mēs redzam kodus, kuri tātad attiecās uz neapliekamajiem ienākumiem. Varam paskatīties, kā piemēru, ja, piemēram, darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie vai attālinātā darba kompensācija, tātad tie, kuri nav apliekami ar nodokli, bet par ko mums ir jāsniedz paziņojums valsts ieņēmumu dienestam. Un, kādi vēl varētu būt, ja tātad es pieminēju to, ka varbūt arī biedrībai ir tādi, kas, nav apliekami, piemēram, šis kods 3005, ja, kad ir ienākumi no personīgā īpašuma atsavināšanas, šeit ir jāskatās, ka tas ir personīgais īpašums izņemot nekustamo īpašumu, otrkārt mēs esam noteikti noformējuši līgumu par šādu personīgā īpašuma pirkšanu, vismaz vajadzētu būt noformētam. Treškārt, mums ir šis iepirkuma akts, un mums ir arī apliecinājums par to, ka šī fiziskā persona apliecina, ka tas ir viņa personīgais īpašums, tā ir viņa personīgā manta, un tā nav saistīta ar uzņēmēju darbību. Tātad attiecīgi mēs drīkstam tātad arī to iepirkt, ja tāda nepieciešamība mums ir, un arī līdz nākamā gada 1. februārim paziņot, ja tātad ar šo kodu varam nepaziņot tajā gadījumā, ja tas nepārsniedz 300 eiro, piemēram, mums ir šis iepirkums par 200, teiksim, 80 eiro, tad jā, mēs varam arī, attiecīgi šo paziņojumu nesniegt. Savukārt attiecībā uz šo fizisko personu, kas mums pārdeva, ja, šeit ir arī tas nosacījums, ka tajā gadījumā, ja šie neapliekamie ienākumi pārsniedz 10 000 eiro, kad ir obligāti jāsniedz gada ienākuma deklarācija, nav jāmaksā nodoklis, bet deklarācija ir jāsniedz. Vēl tādi neapliekamie ienākumi varētu būt dividendes, par kurām tiek maksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis. Un ir arī vēl vienas dividendes, ja maksā no peļņas, kas bija līdz 31. decembrim 2017. gadam, kad ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šīs dividendes bija tās, par kurām bija tāda, varbūt dzirdējāt tādu sarunu par to, ka jums būs lielāks nodoklis saistībā ar to, ka tiek palielināta nodokļa likme uz 25,5%. Ne visām dividendēm, jo ne visām dividendēm ietur iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un tie, kas varētu attiekties arī tātad lūk uz biedrībām, šie te kodi, kurus mēs pieminējām saistībā ar brīvprātīgā darba veikšanu,
Tātad, lūk, mums ir teikts, ja, ka tātad ir šie 4, tad, kad sākās ar 4, tie ir daļēji apliekami, ir līdz noteiktai summai, ka tas tātad netiek aplikts, un tālāk jau tiek aplikts un atbildīgais. Tātad mums ir šis brīvprātīgā darba veicējs, ja. Lūk, mums arī šis kodiņš 4032, jo kādā veidā tad arī valsts ieņēmuma dienas varēs redzēt un kā varēs tātad arī sagatavot šo deklarāciju. Ir viena biedrība, kur izmaksā kompensāciju, ir otra biedrība, treša, ceturta, ja? Un kopā mums sanāk varbūt šie 1000 eiro, un tajā gadījumā arī šī fiziskā persona, šis brīvprātīgais, tātad attiecīgi būs, viņam nāksies samaksāt šo nodokli, ja? Tātad ienākuma saņēmējiem par pārsnieguma daļu tiks piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis gada deklarācijā, jo iesniegs. Nē, biedrībām nav dividendi, Aivar, jā, bet tātad runa ir par to, ka tātad par šiem kodiem, jā, jo es stāstu ne tikai par biedrībām, bet vispār arī par paziņojumiem par fiziskai personai izmaksātām summām, kad ir paziņojumi jāsniedz. Domāju, ka tā nav liela problēma, ja arī cilvēki uzzinās par dividendēm. Tā, un nākamais, tātad, kas tad mūs sagaida šajā 2025. gadā, kā es pieminēju arī jau šo nodokļa likmi. Tātad, kas tad mums būs, ja? 2025. gads ir sācies, un mēs atgriežamies pie tā, kas, kā man patīk teikt, ja, ka viss jaunais tad mēdz būt labi aizmirsts vecais. Un tie, kas varbūt atcerās, kā tika darba algas aprēķinātas 2015. 2016. gadā, tad ļoti labi arī atcerās šo algoritmu. Un tātad šobrīd mēs arī atgriežamies pie šī algoritma, kāds bija, ja? Tas ir saistībā par aprēķināšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu no darba algām. Nākamā lieta tātad, ja mums izmainās šīs nodokļa likmes, un nodokļa likmes tātad mums ir no ienākumiem, kas ir šī 2025. gadā, 25,5%, jāatcerās cipariņš 105,300 kopā pa gadu. Nākamais cipariņš 33%. Tas ir tai ienākuma daļai, kura jau pārsniedz 105,300. Un attiecīgi tātad arī kā tad mēs piemērosim iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā rēķināsim algas sākot ar janvāri. Šeit, protams, ka ļoti svarīgi ir skatāmies, vai mūsu darbinieki ir iesnieguši algas nodokļa grāmatiņu. Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta, tad nekādu neapliekamo minimumu, nekādus atvieglojumus par apgādībā esošu personu mēs nepiemērojam. Savukārt, nākamais, kas mums ir izmainīts, atkal jāsaka tā, atgriežamies pie labi aizmirsta vecā, kad kādreiz bija arī fiksētais mēneša neapliekamais minimums. Tātad ar 2025. gadu mēs atvadamies no prognozētā neapliekamā minimuma, un visiem tiek noteikts mēneša neapliekamais minimums 510 eiro apmērā. Tātad tiek noteikts jebkuram darbiniekam, kurš ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu. Atvieglojumi par apgādībā esošo personu saglabājās 250 eiro mēnesī. Tāpat arī var būt atvieglojumi personām ar invaliditāti vai pirmā vai otrā vai trešā invaliditātes grupa, attiecīgi tā tad ir noteikts vai nu 154 vai 120 eiro mēnesī. Un tāpat var būt arī atvieglojumi politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Tātad 154 eiro mēnesī. Ir savādāka kārtība arī attiecībā par pensionāriem.
pensionāriem ir noteikts neapliekamais minimums 1000 eiro mēnesī, bet attiecībā par strādājošiem pensionāriem. Ja strādājošais pensionārs vēlās, lai arī darba vietā tiktu piemērots neapliekamais minimums, tad darba vietā ir jāiesniedz algas nodokļa grāmatiņa. Šajā gadījumā neapliekamais minimums tiks piemērots dalīti. 500 eiro piemēros darba devējs un 500 eiro piemēros pensijas izmaksātājs. Ja strādājošais pensionārs nebūs iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darba vietā, tad darba vietā neapliekamo minimumu, protams, nepiemēros, un šo neapliekamo minimumu piemēros tikai un vienīgi pensijai. Attiecībā par algas likmi, kas attiecās tātad tad, kad mēs aprēķinām algas un kas attiecās uz mums grāmatvežiem. Tātad algas nodokļa likme, kas būs no mēneša apliekamā ienākuma, ir 25,5%, un vispārējā gadījumā mēs šo 33% grāmatvedībā arī nepiemērosim. Ir viens vienīgs izņēmums, varbūt biedrībās varētu arī nebūt, bet vajadzētu zināt, ja, ka ir tāds viens vienīgais izņēmums, kad mēs grāmatveži piemērojam 33%. Un tas ir tas gadījums, ja darbinieks mums veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citā Eiropas Savienības dalību valstī vai Eiropas ekonomiskās zonas valstī. Un nākamais nosacījums, ka viņa algotā darba ienākums pārsniedz mēnesī 8775 eiro. Tad šajā gadījumā mēs kā ienākuma izmaksātāji līdz 8775 eiro piemērosim 25,5%, bet virs 8775 eiro mēs piemērosim jau šo progresīvo nodokļa likmi 33% apmērā. Tālāk tātad slaidiņos ir arī piemēri par to, kā mēs aprēķinām šo iedzīvotāju ienākuma nodokli tātad no darba algām 2025. gadā. Un, protams, ka tad, kad tiek aprēķinātas algas un ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, mēs piemērojam arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes. 2025. gadā mums šī likme vispārējā gadījumā ir palikusi tāda pati kā iepriekšējā 34,09%, kas ir sadalīta divās daļās. Tātad darba ņēmēja daļa 10,5% un darba devēja daļa 23,59%. Un attiecībā par pensionāriem tātad mums ir 9,25 un 20,77. Un savukārt izdienas pensionāriem tātad ir 9,76 un 21,94. Tā ka, lai mēs piemērotu korekti, mēs vienmēr arī skatāmies, pārbaudam, kas tad mums ir vispārējais gadījums, vai varbūt ir pensionāri, vai varbūt ir izdienas pensijas saņēmēji. Tātad attiecīgi arī tad izvēlamies to likmi, kas ir noteikta šai konkrētajai kategorijai. Lūk, šeit mums arī ir piemērs par to, kādā veidā tad tīri praktiski mēs rēķinām, un šoreiz arī tiešām, atgriežoties pie šie senā algoritma, ir varbūt vieglāk arī, jebkuram iedzīvotājam, jebkuram algotā darba veicējam arī varbūt ir vieglāk sarēķināt, kādai tad ir jābūt šai izmaksai. Protams, bija arī šis kalkulators Finanšu ministrijas mājaslapā, arī katrs varēja paskatīties jau pagājušajā gadā, kā tad izskatās mana neto alga, jeb šī summa izmaksai, tātad salīdzinot ar šīm iepriekšējo aprēķinu, tātad un sanāca tā, ka daudzos gadījumos bija
nodokļa likme lielāka, bet saņemamā alga, tātad alga tā, kas ir manā maciņā, summa izmaksai arī bija lielāka, ja, jo visiem tika piemērots šis neapliekamais vienotais fiksētais minimums. Ja. Protams, tas tā nenotika tajā gadījumā, ja bija šī otrā darba vieta, jo algas nodokļa grāmatiņu otrajā darba vietā iesniegt, protams, nevarēja. Tā ka, katrs varēja paskatīties šos te cipariņus un pavērot, kā tas notiek. Lūk, bet te ir tas piemērs, ja, piemēram, alga ir 1000 eiro, nav šīs apgādībā esošās personas, kuras tātad mēs redzam no algas nodokļa grāmatiņas, un ir iesniegta tātad darba devējam algas nodokļa grāmatiņa, un neapliekamais minimums ir 510 eiro. Tātad vispirms tiek aprēķinātas šīs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un, lai noteiktu, kāds tad ir ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekams ienākums, mēs atņemam sociālās apdrošināšanas iemaksas, mēs atņemam neapliekamo minimumu un pareizinam ar noteikto likmi. Tātad aprēķinam iedzīvotāju ienākumu nodokli un līdz ar to arī atrodam šo summiņu izmaksai. Lūk, un arī tātad otrs piemērs, kur varam salīdzināt tātad tos pašus 1000 eiro, tikai šajā gadījumā algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta darba devējam. Līdz ar to tātad šo mēneša neapliekamo minimumu mēs piemērot nevaram. Un attiecīgi tātad tiek ņemtas vērā tikai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un attiecīgi aprēķināts arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un šeit mēs varam arī tātad pavērot, kādā veidā tātad samazinās šī summiņa izmaksai, ja, tātad 796 eiro vai 667 eiro. Šajā gadījumā tātad, arī jebkurš darbinieks var tātad attiecīgi ļoti viegli un ļoti ērti to pārbaudīt un paskatīties, tātad vai tad man ir pareizi grāmatvedībā aprēķināts. Es ļoti ceru, ka šis samazinās vismaz tās viena otra darbinieka pretenzijas, ka grāmatveži rēķināja nepareizi. Grāmatveži rēķināja pareizi arī iepriekšējo algoritmu problēmas nebija, bet problēmas droši vien bija ar to, kāpēc ir tāds neapliekamais minimums, kāpēc viņš mainījās, kāpēc nebija vispār un kāpēc tā notika. Varbūt šoreiz būs vienkāršāk un saprotamāk. Bet ir jāņem vērā vēl viena lieta, un te atkal gribētos teikt, ka grāmatvedis īsti palīdzēt neko nevarēs, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis tomēr tiek maksāts fiziskai personai un tomēr tiek maksāts gada griezumā. Un arī šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa gada deklarācija, tātad attiecīgi visi ienākumi mums tiek summēti un iesniedzot gada deklarāciju, tiek precizēti gada laikā gūtie ienākumi. Un rezumējošā kārtībā skatāmies, kas tad mums sanāk. Vai sanāk vairāk par tiem 105 300 eiro? Vai arī nesanāk? Ja nesanāk, tad attiecīgi šī progresīvā likme 33% mums netiks piemērota. Savukārt tad, ja sanāk, ka ir vairāk, un droši vien, ka vairāk varētu sanākt varbūt saimnieciskās darbības veicējiem, tad attiecīgi tātad var būt arī tā, ka būs jāpiemēro šī likme 33%. Likme 33% tātad piemēros, ja būs šī ienākuma pārsniegums vairāk, virs šiem 105 300 eiro. Tātad, tad attiecīgi vai vajadzēs piemaksāt iztrūkstošo nodokļu summu, vai varbūt arī veidosies atpakaļ nodokļu pārmaksa, jo tāpat pastāvēs arī tā pati iespēja attiecībā par izglītības attaisnotajiem izdevumiem, medicīnas attaisnotajiem izdevumiem, tātad ļoti iespējams, ka būs arī šī nodokļa atmaksa no budžeta. Tas jāskatās katram individuāli un šeit pateikt, kā tas sanāk kopā vai pa gadu kādam, piemēram, darbiniekam sanāks tā, ka viņam ir vairāk par tiem 105 300 eiro. To es kā grāmatvedis īsti zināt nekā nevaru. Nebūtu īsti korekti prasīt, cik darba vietās tad tu varbūt strādā vai vēl kaut ko dari, ja?
Un vēl viena lieta, kas ir arī no šī gada attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir tā, ka ir ieviesta arī papildus nodokļa likme. Papildus nodokļa likme ir ieviesta 3% apmērā, un šī likme tiks piemērota tiem ienākumiem, kas gadā būs virs 200 000 eiro. Tātad 200 000 eiro. Tad, kad tiks noteikta šī ar papildu likmi apliekamā bāze, tad šeit tiks ietverti arī tie ienākumi, kas ir ienākumi no kapitāla un kas ir bijuši atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli. Tās pašas dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums, nosacītās dividendes, arī likvidācijas kvota. Tātad šajā gadījumā, kad ienākumi pārsniegs 200 000 eiro, arī tas tiks ņemts vērā un parādīsies šī papildus likme 3%. Arī tas viss notiks tātad saistībā ar gada deklarācijas iesniegšanu, un tas netiks rēķināts grāmatvedībā. Nākamā lieta attiecībā par autora atlīdzības saņēmējiem. Autora atlīdzības saņēmējiem ir tā, ka šis pārejas periods mums ir pagarināts jau daudzas reizes un ir pagarināts vēlreiz. Šoreiz autora atlīdzības saņēmējiem pārejas periods ir pagarināts līdz 2027. gada 31. decembrim. Un ir noteikts, ka autora atlīdzības saņēmējiem ir atstāta šī iespēja nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, kā pašnodarbinātajiem, un tātad izmaksājot tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas sadalās pēc tam, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas, mēs kā izmaksātāji ieturam 25%. Un iesniedzam šo paziņojumu, kā es minēju, pie katras izmaksas līdz nākamā mēneša 15. datumam. Nākamā lieta, kas ir paredzēta arī grozījumos, un šis ir grozījumi likumā par nodokļiem un nodavām ar to mērķi, ka tā tad ir doma veicināt vairāk bezskaidras naudas izmantošanu, un tas ir tas, ja mēs nodarbojamies ar saimniecisko darbību, nu, varbūt arī biedrības viena otra ar to nodarbojās, un varbūt arī biedrībām vienai otrai ir kases aparāts, bet varbūt nav nodrošināts šis kašu termināls, ka mēs varam norēķināties ar norēķinu kartēm. Tad šeit ir jāņem vērā, ka šogad mums ir tātad noteikta šī kārtība pie noteiktiem nosacījumiem, kad darījumiem būs obligāti nepieciešams banku karšu termināls. Un tas ir tajā gadījumā, ja iepriekšējā gadā apgrozījums pārsniedz 50 000 eiro. Ja 50 000 eiro mums nav pārsniegt, mums varbūt ir bijuši, 500 eiro mūsu kases aparātā, dzīvojam mierīgi, karšu terminālu mums nevajag. Bet, ja nu gadījumā ir tā, ka šis apgrozījums ir pārsniegts, tad karšu termināls ir jāuzstāda, jo ir jānodrošina mūsu pretī tātad pircējiem iespēja norēķināties arī bezskaidrā naudā. Un šeit skatās tā katrā konkrētā tirdzniecības vietā, jo var būt tā, ka mums ir viena tirdzniecības vieta, divas tirdzniecības vietas vai trīs, ja? Neskaita viņus kopā, ja, bet skatās katrā individuāli. Ja katrā šajā struktūra vienībā ir pārsniegts, tad vajag uzstādīt katrā. Ja vienā ir pārsniegts, tad tikai šajā, kur ir pārsniegts, lai būtu šī iespēja norēķināties arī bezskaidrā naudā. Par minimālo algu 2025. gadā. Tātad darba likumā mums bija noteikts, ja tāds pārējais noteikumu punktiņš ar numuriņu 27, ka normāla darba laika ietvaros darba alga no 2024. gada 1. janvāra nav mazāk par 700 eiro. Tātad arī 2024. gadā tā mums bija. Un tad mums ir arī plānots, ja, ka tātad darba alga tiek paaugstināta 2025. gadā, tas arī mums ir izpildījies, ja, tātad šis te plāns no 700 eiro uz 740 eiro arī ir
tālāk 26. gadā jau 780, 820 un tā līdz 860. Nu, skatīsimies, vai tas izpildīsies, ja tātad 25. gadā tā ir noticis. Un attiecībā tātad par minimālo algu 2025. gadā ir tā, ka ir pieņemti ministru kabineta noteikumi ar numuriņu 680, jā, tātad, kas groza iepriekšējos noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru, normāla darba laika ietveros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu. Un šie noteikumi tātad arī paredz to, ka jau no 1. janvāra 2025. gada valstī ir noteikta minimālā mēneša darba alga 740 eiro. Protams, tas nenozīmē, ka mums ir jāmaksā tikai 740 eiro, ja ir tāda iespēja, protams, ka maksājam vairāk, ja? Šeit ir arī slaidiņā varēsiet arī paņemt, ja tā tad ir šī saite uz Labklājības ministrijas mājas lapu, kur ir arī tātad šīs stundas tarifa likmes aprēķināšana, jo ir tā, ka mums ir noteikta minimālā mēneša darba alga, bet mums nav noteikta minimālā stundas tarifa likme, tāda vienota minimālā stundas tarifa likme. Katram mēnesim šī minimālā stundas tarifa likme tiek aprēķināta atkarībā no tā, cik tad ir šīs darba stundas mēnesī. Un to arī ir būtiski paskatīties, ja, piemēram, mums ir darba līgums un darba līgumā varbūt ir noteikts nepilns darba laiks, kādā veidā jūs izvēlaties šo stundas tarifa likmi, lai jebkurā gadījumā tā tad nebūtu mazāk par šiem 740 eiro mēnesī. Vairāk, protams, mums būt var. Nākamā lieta attiecībā tātad par darba devēja ziņojumiem. Tad, ja mums ir darbinieki, tad mums ir arī pienākums iesniegt šos darba devēja ziņojumus, kur mēs parādām aprēķinātās darba algas mūsu darbiniekiem un aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un arī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Mums ir pieņemti grozījumi ministru kabineta noteikumos 827, kuri tātad reglamentē, kādā veidā mēs iesniedzam šos darba devēja ziņojumus. Darba devēja ziņojums iesniedz visi, kuriem ir darbinieki, un visiem ir noteikts vienots šis iesniegšanas termiņš 17. datums, tātad tuvojās 17. janvāris. Ja mums ir darbinieki, tad mēs arī iesniedzam. Bet kas mums šeit ir jauns 2025. gadā? Tātad pagaidām vēl nav nekādas izmaiņas, sniedzot, piemēram, arī par janvāri, februāri nebūs, bet izmaiņas mums stāsies spēkā no 1. jūlija. Grozījumi šajos te ministru kabineta noteikumos paredz sekojošo, ka ja darba ņēmējam darba ienākums izmaksās skaidrā naudā, tad darba devējs izdara speciālu atzīmi šajā darba devēja ziņojumā. Tātad ir jauna ailīte, šī 16. ailīte, kurā tātad mēs izdarīsim šo atzīmi. Tātad šeit skatāmies, kā mēs izmaksājam saviem darbiniekiem algas, jo darba likumā mums ir teikts tā, ka darba samaksa ir aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies citādi. Nu, vienojušies citādi parasti notiek šī vienošanās parakstot darba līgumu, jo ja mēs jau vienojamies ar darba devēju, ka lūdzu pārskaitīt darba algu uz manu tādu un tādu kontu, es šo kontu esmu pateikusi un šis konts ir ierakstīts manā darba līgumā un mēs no abām pusēm esam to parakstījuši. Tātad esam vienojušies, ka darba samaksa tiks pārskaitīta uz bankas kontu, tātad respektīvi ar skaidro naudu tam nebūs nekāda sakara. Bet, ja es kā darbinieks tomēr saku, ka nē, ziniet, es vēlos saņemt darba samaksu skaidrā naudā, jo man ir ļoti tālu varbūt jābrauc uz bankomātu, man tas ir ļoti neizdevīgi, es iepērkos tikai tirdziņos vai man ir vēl kādas vēlmes, ja? Tātad attiecīgi manā darba līgumā varbūt arī paredzēts, ka darba algu izmaksā skaidrā naudā. Un lūk, šajā te gadījumā, sākot no 1. jūlija, darba devējam būs šis pienākums informēt valsts ieņēmumu dienestu, ka tā tad darba samaksa tiek izmaksāta skaidrā naudā.
Nākamais, kas mums mainās šajā gadā, mums mainās arī minimālās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tas ir saistīts ar to, ka mums ir arī tātad izmainījusies šī minimālā darba alga. Minimālais iemaksu objekts, ja skatās pa ceturksni, parasti minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas skatās pa ceturksni. Tātad tie ir 22220 eiro ceturksnī vai 740 eiro mēnesī. Un šajā gadījumā arī tā tad ir tā lieta, ka ja mēs esam pašnodarbinātais un arī darba ņēmējs, tad attiecīgi, ja neveidojās šis obligāto iemaksu objekts ceturksnī, ja, tas ir mazāks par 2220 eiro, tad šo starpību piemaksā darba devējs. Nu, šeit arī biedrības iespējams ar to ir kādreiz arī saskārušās un var saskarties arī šobrīd, ja tā tad ir darba ņēmējs, darbinieks, kas strādā nepilnu darba laiku un viņam nav, teiksim, nav nevienā no šīm atbrīvojuma kategorijām un darba samaksa nesasniedz, tad var arī veidoties tā situācija, ka var atnākt paziņojums no valsts ieņēmuma dienesta, kur tātad sociālās apdrošināšanas aģentūra ir aprēķinājusi šīs minimālās šīs minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja? Jo šajā gadījumā ir noteikts, ja, ka tātad arī no saviem līdzekļiem veids darba devējs. Šeit var būt arī tāda situācija, ka, piemēram, ir šis darbinieks, kas strādā nepilnu darba laiku, un tai pašā laikā vēl papildus ir arī pašnodarbināta personas likuma par valsts sociālo apdrošināšanu izpratnē. Tad arī šajā gadījumā šo nepietiekošo, ja, tātad šīs minimālās iemaksas no saviem līdzekļiem veids darba devējs. Savukārt, ja pašnodarbinātais ir tikai un vienīgi pašnodarbinātais, viņš nav darba ņēmējs, ja, tad viņam ir šī iespēja iesniegt šo prognozi valsts ieņēmuma dienestā, tātad vai nu pa visu gadu, vai nu pa ceturkšņiem. Tātad, ja skatāmies 17. datums, ja, tātad, kad var iesniegt šo prognozi par plānotajiem šiem ienākumiem, kādi būs 2025. gadā, var iesniegt vai nu pa visu gadu, vai nu var iesniegt pa pirmo ceturksni. Bet iesniegt to var tikai tajā gadījumā, ja nav darba vieta. Ja, tātad, ja ir tikai šis darba ir tikai šis pašnodarbinātājs, jo kolīdz ir arī darba ņēmējs, tā šis pienākums pāriet uz darba ņēmēju. Nu, te mēs varam, varbūt, ja mums ir tādi darbinieki, tad mēs attiecīgi varam informēt un skatīties un plānot, lai nesanāk tādi neparedzēti varbūt izdevumi. Jo, protams, ka šajā gadījumā, jā, darba algas palielinājums ir, minimālā darba alga ir palielināta, līdz ar to arī ir palielināts objekts, no kura tātad tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un šeit, ja mēs skatāmies attiecībā tātad par šiem pašnodarbinātajiem, tad ir tā, ka, pagājušajā gadā, jā, mums bija tātad šie 700 eiro, attiecīga likme viņiem ir noteikta, arī vispārējā gadījumā 31,07%, tātad bija 217. Jā, šogad ir 740 eiro, līdz ar to arī pie tās pašas likme nav mainīta, pie tās pašas likmes mums tātad arī ir lielāks maksājums absolūtos ciparos, tātad šobrīd ir 229,92. Šeit, protams, ka tā ir minimālā likme un arī pašnodarbinātie var maksāt no lielākas atkarībā no saviem ienākumiem. Bet tātad 17. datumu atceramies par šo prognozi.